Sveiciens visiem! Es esmu Andris Rupais, un man ir patiesas prieks jūsu uzmanībai piedāvāt pirmo epizodi no sarunu sērijas Olstāsti. Esam gan dzirdami, gan redzami, un šajā projektā jūs gaidat tikšanās ar dažādu paudžu orientieristiem no visas Latvijas. Sportistiem un treneriem, kartogrāfiem un plānotājiem, tiesnešiem un sacensību rīkotājiem. Nav šaubu, ka viss jau dzīvē sāks ar kaut kādu ideju, bet, lai tā pārtaptu taustāmā rezultātā, kādam ir jāņem un jānoorganizē. Un kurš gan labāk varētu zināt kā, ja ne ilgadējais skābes daudzdienu un citu nozīmīgu sacensību rīkotājs Induls Pēlāns. Oktobra beigas, saulkrasti, aiz loga nedaudz augsti, bet mēs esam iekšā siltumā. Sveiks, Indul! Labvakar! 3 reizes gadā tiekamies, un tad tikai par darbu un par darbu vien. Nu, beidzot, laiks mums ir tādai garākai sarunai, bet pirms ķerties pie tava stāsta, tādas tā kā pirmās nodaļas, esi tik labs un nomierini tautu. Kur nākamgad notiks kāpa? Jā, es ļoti gribētu nomierināt, un 99% esmu pārliecināts, ka tā būs, bet jā, vai tas būs diezgan, man jāsagaida, tas tomēr man šķiet, ka nebūs pareizi, tomēr es tagad pateikšu, un pēc 10 dienām es ceru, ka beidzot pēdējā atbilde no dabas pārvaldes būs, un tad viss notiksies. Bet ja nu pēkšņi nē, tad iznāks, ka būs savādāk. Tā kā intriga paliek! Induls noteikti ir viens no labākajiem sacensību organizētājiem Latvijā. Indulis ir draugs. Pazīstu 2 induļus, abi Pēlāni. Induls Pēlāns. Cilvēks, kurš jau agrā vecumā sapratis, ka īstā dzīve notiek ārpus telpām, un šis veselīgais ieradums lielā mērā ir definējis visu viņu turpmāko ceļu. No hokeja un futbola mačiem zem klajām debesīm līdz pirmajiem soļiem orientēšanās sportā. Studijas mežsaimniecības jomā un augstākā līmeņa sasniegumi kā sportistam. Pirmie mēģinājumi orientēšanās trenera arodā, un tad arī viss pārējais. Karšu zīmēšana, distanču plānošana un plaša spektra organizatoriskie darbi lielu un mazu sacensību rīkošanā. Mežs un daba ar Induli ir kopā ik uz soļa. Ja jūs, piemēram, piezvanīsiet Indulim un jautāsiet, kur tu tagad atrodies? Atbilde visticamāk būs mežā vai kaut kur jūras krastā. Pirmā daļa mūsu sarunai - nūja, bumba un citi instrumenti. Redz, cik interesanti sanāk, pašā ievadā es tā kā uzsvēru jau Olstāstu ievadā, ka būs iespēja tikties mums šeit sezonas laikā ar sportistiem, treneriem, organizatoriem un tā tālāk. Un sanāk, ka tu vienlaikus, Indul, atbilsti visiem šiem kritērijiem. Tieši tāpat kā tavs leģendārais Volvo 240, tu esi īsts un uzticams universālis. Ko teiksi? Jā, es, protams, esmu savos skolas gados iesācis ar visdažādākiem sporta veidiem, un tas bija gan hokejs. Mēs, starp citu, salasījāmies mežsaimnieku, tā sakot, ciematā. Mums kā mežsaimniekiem bija sava daļa pilsētas nomalē, un mēs paši uztaisījām bortus un uztaisījām hokeja laukumu. Pirms tam izzāģējāt mežu? Nē, mežu mēs nezāģējām, bet mēs sarunājām, ka mums iedeva materiālus, un mēs paši to visu izdarījām un lējām ūdeni, un kas nedarījām, tur saldējām savas kājas un ņēmāmies par nopietno. Un piedalījāmies zelta ripā, protams. Un savukārt vasarā bija futbols, tad bija arī ādas bumba, bija 70. gadā Jēkabpils komanda. Mēs nokļuvām pat līdz ādas bumbas finālam. Klausies, man gribās iespraukties ar jautājumu, dzintaras līdes nebija, jo tāds bija. Dzintaras līdes nebija. Ne. Tas bija taisnodotājiem. Tās nebija. Indul, mēs pie šitā atgriezīsimies arī pie ādas bumbas un tā tālāk, bet lai tad varbūt sākumā iet ar tiem pašiem pirmsākumiem. Viesīt, man personīgi tā ir vieta, kur es piedalījos savā pirmajā orientēšanās nometnē, bet tev tā savukārt ir dzimtā pilsēta. Tātad tavās vēnās vajadzētu ritēt vismaz kaut kādai daļai no seno sēļu asinīm.
Nu, tā tas ir, jā. Kaut gan es tajā viesītē, godīgi sakot, ilgi jau ļoti nenodzīvoju. Man liekas, tie bija kādi 3 gadi, no kuriem es faktiski tā apzināti īsti neatceros, tos gadus. Bet nu jā, man viņa tā ir mīļa vieta, un tā ir mana dzimtene, jā, tā kā, bet es tiešām tā apzināti. Es zinu, kad es piedzimu, tā bija -30 grādi tajā dienā, to es zinu, jā, un bija ļoti bargs laiks, 25. februāris, jā. Bet šobrīd, starp citu, viesīte ir kļuvusi par tādu tā kā Sēlijas centru, jo ir Sēlijas muzejs viesītē, man šķiet, ka salīdzinoši jauns, un es arī zinu, ka Dals darī tev ir kaut kāda privātais lietas kursā? Es tagad tā neesmu pasakojis, jā, bet nu, man vienmēr ir tā arī patīk tur, kā lai saka, atgriezties un tā man, jā. Orientējies aprindās, tu esi slavens ar tādām arī dažādām, tādām interesantām lietām. Piemēram, tas pats leģendārais Volvo, ko jau es pieminēju, karaokes dziedāšanu, tad ir šī sarkanā hūte no pirmās kāpes, ja, bet kurš gan, jā, tu jau ieskicēji, ja, kad neviens es arī nebija dzirdējis, ka tu tiešām esi spēlējis diezgan tādā, ja jau tu sauc ādas bumba futbolam un hokejam, zelta slidi, tas nav tāds parasts sētas mačs, tie bija tomēr kaut kāda organizēta turnīri, vai ne? Jā, tie bija organizēti turnīri. Pa Latviju braukājāt? Jā, mēs bijām, jā, mēs zelta ripā, mēs 2 reizes braukām, bet tur mēs iekļuvām, faktiski tās bija tās, mēs neiekļuvām lielajos finālos, jā, bet futbolā, ādas bumbā, tur mēs iekļuvām lielajā finālā un izcīnījām 2. vietu Jēkabpils komandā. Bravo. Un arī ar slidām spēlēt ritīgi hokeju, jums bija slidas visiem tā kā... Slidas jau bija, kuram mums bija komandā vienīgi Andris Apsītis, kura tēvs bija Kārlis Apsītis, un tas tad kaut kur no ārzemēm bija dabūjis tādas īstās slidas, un tad mēs ar skaudību skatījāmies, kādas viņam tās slidas. Mums jau bija tādas vienkāršas, un tie kājasargi viss tur bija, paši domājām, kā to visu uztaisīt. Gan jau kaut kāda nazīte sēja klāt pie ziemas zābakiem kaut ko tur. Es esmu dzirdējis tādas stāstus. Visu kaut ko tur lika tādus ielikņus iekšā, lai tās kājas nešķobītos, lai varētu. Kaut kad jau dabujām arī labākas slidas pēcāk, bet sākumā bija tāds diezgan tāds, tas nav tā kā tagad. Bet tu siti tos golus arī iekšā? Vai gan futbolā, gan hokejā? Vai varbūt vārtos? Nē, situ, jā, es biju uzbrucējis gan hokejā, gan futbolā, un futbolā man bija tāds, diezgan laba lieta, kad es biju ātrs. Un arī futbols man ir palīdzējis izkopt ātruma īpašības, ja, jo tas tiešām palīdz, ja, un tad es zinu, ka es varēju diezgan bieži uz tā ātruma rēķina arī daudz ko izdarīt, un pirmais tikt pie bumbas un aizsist viņu tālāk, un tā kā, jā, diezgan veiksmīgi, jā. Un izrādās ne tikai sporta spēļu spēlēšana tev ir padavusies, bet arī rokas tev ir klausīšas un arī klavieres. Tu esi Jēkabpils muzikas skolā mācījies? Jā, bija tāda lieta. Jā, tur gan bija tā, ka... Piespieda? Jā, godīgi sakot, bija tā. Pirmajā gadā man patika, tad no 2. līdz... tās mūzikas skolas beigām man nepatika, bet tā, kad beidzās tā mūzikas skola, kad man bija žēl, kad es esmu tik es viņu beidzu tā, tā ļoti tā, kā lai es piezemēti. Es nebiju, jo man nebija laika. Es faktiski bija tā, kad es no vienas reizes uz otru reizi, ja mājās bija jāspēlē, bet man vienkārši bija viss pārējais hokejs un futbols un tā tālāk. Viss pārējais bija kaut kā... Tam klavieriem vienmēr neatlika laiku. Bet kaut kā to muzikālo, to šūniņu viņas izkustināja tevi? Nē, viņš izkustināja. Man jau pēc tam jau kad man iznāca ar tām klavieriem beidzu, tad es vienā brīdī 9. klasē, jā, tas bija, un 10. jā, tad es mācījos saksofonu spēlēt, un arī tāda lieta ir bijusi, jā. Bet tas bija muzikas skolas ietvaros? Nē, tas nebija muzikas skolas ietvaros, tur es pie privāta skolotāja gāju, jā, bet mani jau tajā brīdī jau bija pārņēmis tā sporta interese bija, krietni augstākā, teiksim, tajā, visu nebija iespējams, jo
Te brīdī es jau mācījos arī neklātienes matemātikas skolā, un kādi tur tik nebija arī skolā, bija vēl jāstartē kaut kādās vieglietīgas sacensībās un galda tenisu un viss pārējais. Man tas sports bija, jo mani visur lika tajās komandās iekšā, un visur faktiski mēs tur jaunieši visu kaut ko darījām. Bet arī tāpēc, ka tev baigi patīk ne tikai piedalīties, bet arī tā kā iet uz to uzvaru, jo, parasti jau ņēma tos, kas baigi arī tā kā... tas bija interesanti, protams, ja man ielika komandā, ko tad es nespēlēšu tikai tāpēc vien, kad lai spēlētu. Es, protams, cīnījos par uzvaru jebkurā, gan galda tenisā, gan vieglietīgā, jā. Tā kā visos šajos veidos, principā, tev kaut kādā līmenī varētu izaicināt joprojām. Jā, Naus vēl bija pareizi, mums Jēkabpils MRSā bija Nausa galda, un tad mums arī ar maniem vienaudžiem tur bija gājām, un tad, jā, tas viss bija, īstenībā mums sports bija ļoti tā bija tāda nepieciešama jauniešiem, jā. Mēs to, jo mums nebija tā kā pašreiz jauniešiem, pavisam daudz citas iespējas. Mums tas sports bija tādā. Jā, salīdzināt, laikam būtu bīstami pat šobrīd to, kā tas ir. Bet, Klau, par tavu nokļūšanu tieši orientēšanās sportā, es saprotu, ka tā atbildīgā persona tad ir leģendārais Jēkabpils vidusskolas fizikas skolotājs Tālvaldis Asariņš. Bākuguns, autoritāte, varbūt pat tāds kā otrais tēvs, kas viņš tev bija? Jā, Tālvaldis Asariņš, protams, ir bijis ļoti lielu, tā sakot, viņa tas pirksts, kāpēc es esmu kļuvis par orientieristu, tas ir viņš. Bet viena maza atklāpīte. Īstenībā es orientēšanās faktiski nokļuvu Ināras Ģipslas dēļ. Jo Ināra Ģipsla mācījās, es biju pionieris, viņa bija manas klases, kā tur skaitījās tie šefi, tie 3 gadus vecākie. Un viņa bija tā, kas pamanīja pirmā, ka šitais puisis ir jāuzaicina, un viņa, kaut kā, es nezinu, kāpēc tā bija, ja? Bet, turpat jau arī Asariņš bija, Asariņš trenēja Ināru, un tā, līdz ar to ar Asariņu mums tur uzreiz, faktiski ar pirmo reizi jau izveidojās tāds, jā, tas bija interesanti, orientēšanās bija ļoti interesanti, kaut gan man īstenībā bija pirmie treniņi, tas bija, kad Asariņš pat pirmās reizes bija jābrauc uz to pionieru Spartakiādi, kā tas saucās tās sacensības, un viņš aizved mani uz Sūnu mežu, un pirmo reizi ar to kartu es esmu, jā, un īstenībā mani bailes, jo es nezinu, kā izskriet, jo tajā kartē neko tur nevar saprast īsti, jā, melnbaltā karte, un viņas bija ļoti, protams, sliktas kvalitātes, un ar to kompasu, un kaut kā jau, un es zinu, ka Asariņš mani bija sekojis tajā distancē, un skatījies, lai es, tā sakot, apmēram uzmanījis jūt, viņš tur skrien, tad viņš kaut kur tur, bet viss jau beidzās labi, to distanci pirmo pabeidzu, un tad jau arvien, teiksim, jā, arvien vairāk tā interese bija, un vēlēšanās, un darbojāmies, jā. Un es saprotu, ka viņš ne tikai ievilka šajos orientēšanās tīklos Asariņš, bet viņš arī deva tiem skolēniem tā kā to iespēju uzņemties, pieorganizēt kaut kādas pirmās mazās sacensībiņas, uzņemties to atbildību kaut kādu. Tieši tā, viņš bija ne tikai labs, teiksim, skolotājs, ne tikai labs treneris, bet arī labs audzinātājs, kā cilvēku, teiksim, audzinātājs. Jā. Tas bija tas, viņš ļoti daudz domāja par mums, un ar katru, ar mani, teiksim, es varu konkrēti pateikt, ka bija ļoti daudz pārunas par visādiem jautājumiem, par puiku jautājumiem tajās pubertātes vecumos un tādas, kur viņš vecāk ar mani tā nerunāja, bet viņš ar mani runāja daudz. Bet tas nozīmē, ka tu arī tā kā uzticējies viņam, ja tu arī varēji jautāt viņam. Bet viņš man arī uzrunāja to, un es viņam arī uzticējos, jā. Viņš bija tāds ļoti pozitīvs visādā ziņā. Un iesējis tevī to organizatoru sēklu? Jā, tur bija tie pirmās lietas, ko viņš man, es atceros, bija tā traka lieta, kad man jāuztaisa, bija ziemas mačs, bija jāiedzen špūre,
Un, nu, toreiz bija savādāk, toreiz klasikā, bet nebija jau nekādas tehnikas, bija jāmin ar kājām, un es pa to sniegu, man nosala kājas, līdz pēdējiem slapši bija atkustis, un vienīgie dalībnieki, kas atbrauca, tas bija Dzbets atbrauca, un Jākapilieši bija centrālā bērnu eksorcitūras acī toreiz. Tas bija tie mūsu konkurenti, un tie atbrauc, un viņi atbrauc, un vēl nav gatavas tās špūras. Nu grūti gāja, bet kaut ko mēs izdarījām tur, kaut kas notikās, jā. Otrā daļa caur meža skolu uz mežiem, bet 3 punkti. Drīz sapratīs, kāpēc tā. Jēkabpils periodu tavā dzīvē tā plūstoši tad nomaina Jelgava. Ja, tā kā tu turpat Kurzemes hercogists pusē paliec, sāc studijas Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas mežsaimniecības un meža tehnikas fakultātē. Meža lietas tāpēc kā orientēšanās? Meža lietas jau man interesē. Es jau kādreiz pat, es ar tēvu diezgan daudz esmu braucis pa mežiem, un arī medībās viņam bijis līdzi, un gājis ar medniekiem medni klausīties, rubeņus skatīties no rīta, un arī pats es esmu bišķīt pamedījis, jā, teiksim, man gan nebija medība atļaujas, bet pamedījis es esmu, jā, bet tas gan bija tikai skolas gados, pēc tam es nekļuvu par mednieku, jo tas man nelikās pareizi. Faktiski jau es mācījos tēva pēdās, tā kā tēvs bija mežsaimnieks, un es mācījos faktiski par tādu pašu, tā kā, iecirkņa meistars, mežzinis un tā tālāk, teiksim, tās pakāpītes, ja tur ir tajos amatos, jā, jā. No orientēšanās entuziasta Asariņa nonāci Vislatvijas mēroga orientēšanās guru Jura Žilgo, juridiskajā Žilko sporta tāds psiholoģijas eksperts. Juris arī, jā, priekš manis viņš bija ļoti daudz ko devis. Es zinu, ka varbūt dažiem ir kaut kādi, teiksim, savādāk uzskati, bet man viņš, teiksim, manā dzīvē ir izdarījis tikai labas lietas tā, un es esmu, tā bija laba sadarbība, jo viņš tiešām daudz man palīdzēja tajos brīžos, īpaši, kad, trenējies, uz 7 dienas, katru dienu skrien, jā, un dažas dienas tur divreiz, un taisa rītarosmes un tā tālāk, un ik pa brīdim pienāk tas brīdis, kad, tā kā jūti, kad tā kā iekšējā tā, vēlēšanās, vēlns, Johaidī, varbūt, ka nedarīt to, varbūt, kad neiet uz treniņu vai kaut kā tā, jā, bet viņš mācīja vienmēr, ik pa brīdim, teiksim, reizi 2 nedēļās bija kaut kādas sarunas, kad atkal, teiksim, man uzplaiksniet kaut kādi mērķi un atgriezās tie mērķi un atgriezās, teiksim, tā vēlēšanās atkal darboties, jo bija jau, tagad jau sacensība ļoti daudz, toreiz jau bija tie, teiksim, rudens mēneši, ja, kad tu tikai skrien, un pie tam tev nav, mums jau nebija treniņu kartēs. Mēs skrējām tikai fiziskos treniņus. Tie gan bija dažādi intervālu treniņi un fartleki un saucamies, tagad savādāk tie nosaukumi, bet līdzīgi tāpats pēc savas būtības bija. Un tad vienkārši kaut kad pienāk tāds brīdis, ka tu esi tā kā iekšēji un tev vajag kādu, kas atbalsta. Viņš to fokusu kaut kā atsvaidzināja. Jā, viņš atsvaidzina, ka mēs gatavojamies tam un tam taču. Mums būs tas, bet tas būs līdz tam vēl 4 mēneši jāgaida, tā teiksim, jā. Labi, bet pēc tās akadēmijas absolvēšanas mežziņa amatā tu pavisam īslaicīgi esi darbojies. Tas nozīmē, ka tas kontrolpunktu meklēšanas vilinājums tomēr izrādījās spēcīgāks. Jā, tā iznāca. Vēlme pēc panākumiem, tā kā pēc atzinības? Bija jau tā situācija bija tāda, kad es jau studentu gados faktiski jau 76, tas nozīmē 2. kursā, es jau iekļuvu PSRS izlasē, jā. Tas bija 76. gads, kad man bija 20 gadi, es pirmo reizi PS, tie bija kā vissavienības mačs tā, laikam bija, es biju 3. vietā, un man uzreiz paņēma PSRS izlasē, un tad jau sākās tas momentiņš, kad,
bija daudz diezgan to visu treniņu nometņu, un no sākuma es vēl strādāju Jēkabpils MRSā, bet ļoti daudz man bija tāda, ka man bija izsaukums treniņu nometēm, un var sakot, faktiski jau es tā riktīgi es nostrādāju 1 gadu, kā iecirkņa meistars, un tad vairākus gadus jau bija tā, ka man tiešām es salīdzinoši maz biju. Kolēģi tev vairāk redzēja ejam nekā nākam. Bet man tie panākumi bija, un tajā brīdī vienkārši arī bija tā, ka es gāju uz to sportu. Tas bija, tur es jūtu, kad es varu kaut kādā veidā kaut ko, ka man ir iekšā, ka es varu sasniegt. Ja, un to es sajūtu. Ja, tā ir laba sajūta. Jā, kad es varu izdarīt, es varu uzvarēt un varu labus rezultātus uztaisīt. Jā. Ar Jēkabpils rudījumu, asariņu svētību un Žilko pienesumu psiholoģiskajā noturībā Induls jau 20 gadu vecumā izcīna 3. vietu PSRS mēroga pieaugušo sacensībās. 1977. gadā tiek pie bronzas arī Latvijas čempionātā, bet vēl pēc gada pirmo reizi kļūst par Latvijas čempionu garajā distancē, simboliski pieliekot punktu leģendārā Valērija Kisiļeva ērai, 6-kārtējo čempionu apspēlējot par vairāk nekā 6 minūtēm. To Kisiļeva rekordu, kas ir 6 zelti garajā distancē, jeb klasikā, tā arī nevienam nav izdevies atkārtot Latvijā. Kādas bija tās jūsu attiecības? Kā tomēr katrs no savas paudzes, konkurenti distancē, konkurenti par vietu izlasē? Redzi, Andri, ir tā, ka man jau, es salīdzinoši maz esmu startējis Latvijas čempionātos, un man bijuši, tie mērķi ir bijuši, teiksim, man nebija svarīgākais starts Latvijas čempionāts. Svarīgākais bija PSRS čempionāts un starts PSRS izlasē kaut kādos mačos. Līdz ar to bieži vien iznāca tā, ka bija kaut kādas vai sagatavošanās, teiksim, nometnes vai kaut kas tāds, un es pat neesmu daudzos startējis, jā. Bet ar Valēriju mēs esam bijuši konkurenti. Es no sākuma esmu ļoti daudz no viņa mācījies, ar viņu kopā trenējies un arī, teiksim, uz pļaviņās braucis un klausījies viņu vienmēr esmu, jā. Viņš bija tāds, spēcīgs cilvēks, bet, viņam arī daudz tādas domas, kuras varbūt tā gluži nepiekritu, bet katrā ziņā es viņu uzklausīju, un man bija ļoti interesanti, jo viņš bija gan spēcīgs kartogrāfs, gan viņam bija savs uzskats par treniņu procesu, un bija ko mācīties no viņa. Es saprotu, ka tad tu Jelgavas Kompass arī tapšanā seriāli esi piedalījies. Jā, es faktiski biju viens no tiem, kas mēs iesākām Jelgavas Kompass, jā, tas bija studiju laikos, un toreiz faktiski visā Latvijā attīstījās šī masveidības kustība, un ļoti daudzās pilsētās, arī Jēkabpilī manā, teiksim, asariņa vadībā orientieris iesākās, un tā tālāk, jā, tā kā bija. Un Jelgavā mēs arī, jā, mēs tur zīmējam melnbaltās kartes. Mani tur vienreiz gan arestēja un atņēma man planšeti. Tas bija tāds interesants gadījums. Un pēc tam lika man izsauca dekāns un, var sakot, es klausījos lielu pārmetumu, jo es bez atļaujas biju, acīm redzot, kaut kāds priekšnieks vai kas, vai varbūt tur bija kaut kāda slepenā vieta, es nezinu. Militārā slepenā zona. Man atņēma planšeti, un es tā biju diezgan šokēts, jā. Ko tagad, kā man var atņemt, bet tas cilvēks bija tik noteikts, ka tur vispār un ar tādā tonieru man runāja, ka es pēdējais noziedznieks esmu. Pēc tam jau es dabūju to planšetu atpakaļ, jā, bet, es tā biju pārsteigts vispār, bet, tie bija tie padomi laiki, kad diemžēl bija jāuzmanās no visādām lietām. Tās sekmes vietējos mačos un arī tā diezgan agrīnā debija PSRS izlasē, tad tev ļāva apostīt jau to gaisu aiz tām robežām, kas arī bija, es saprotu, tavs mērķis un arī tie panākumi. Arī ilgi nav jāgaida. Lūk, 78. gadā tu pirmo reizi uzvari šajā arobiedrību čempionātā, kas ir tas PSRS čempionāts, tas tā kā priekšsets. Jā. Tas tā.
Es jau viņu arī saucu par PSR čempionātu, bet oficiāli viņš tā nesaucās, jā, bet faktiski jau tā būtība bija tas pats PSR čempionāts. Tie vislabākie tur bija? Jā, vislabākie tur bija, jā, tā kā tas bija, jā. Jā, tie bija, faktiski bija 3 gadi, 78, 79 un 80, kad es gribētu teikt tā, dodiet man 3 nedēļas laika sagatavoties, un es pēc 3 nedēļām atkal vinnēšu visu spējas Padomju Savienībā. Es biju stabili izteikts pirmais numurs Padomju Savienībā tajā brīdī. Bet izklausās, ka tu tāds diezgan tā pārliecība arī, tā ir līdz malām, augsts līmenis. Man bija pārliecība, jā, jo es vienkārši, sajūtu sevi iekšā to spēku un sajūtu to, kad es varu visus apskriet pirmkārt ar fiziski un arī smadzenes man tiek līdzi Bet vienmēr man tas neizdevās, jo tur bija arī kaut kādas slimības, bija kaut kādas kājas pagriešanas un tā, bet faktiski, ja tā iekšēji, es zinu, ka man bāze bija labi ielikt jau studentu gados viss un bija, teiksim, uz tās bāzes varēja diezgan ātri uztaisīt, arī formu dabūt gatavu. Un tagad paklausīsimies, ko par tavām orientēšanās prasmēm, ko saka, arī savā veidā tavs konkurences cilvēks, kurš lieliski prot lidināties un darboties ar gaisa baloniem, bet viņš arī ļoti labi māk pastāstīt par tevi, Gunārs Dukšta. Pirmais Indulis, mans konkurents un komandas biedrs, gandrīz 10 gadus ilgajā kopīgajā elites līmeņa aktīvās sportošanas periodā. Šis Indulis uz starta līnijas vienmēr stājās ar vienu mērķi – uzvarēt, būt labākajām. Tas viņam daudzkārt arī izdevās, gan Latvijas, gan vairs neeksistējošās lielvalsts PSRS, gan starptautiskā līmenī. Vēl neuzrakstītajā orientēšanās vēstures grāmatā būs nodaļa Indulis uzvarētājs. Sansens, Gunārs tev jau iekļāvis slavas zālē, jā? Jā. Bet tu viņam tad neļāvi uzvarēt, jā, ar tā īsti nekad? Jā, mums ar Gunāru bija tā, ka viņam, kā lai pasaka, viņam tas laiks PSR izlasē bija, tad, kad es nācu iekšā, tad viņš jau bija tajā punktijā, kad bišķīt uz leju gāja. Tā kā mēs gan satikāmies, mums bija tas pirmais braukt, es domāju, vajadz uz Rīgenas salu, mums bija kopā. Kaut kur mēs aizbraucām, man liekas, ka uz to Rīgenas salu mēs aizbraucām ar viņu kopā 78. gadā, jā, man tā šķiet. Tad mēs bijām, bet jā, pēc tam, man liekas, kad es tagad nepateikšu precīzi, kā bija ar Gunāru pēc tam PSR izlasē. Kaut kādās nometnēs mēs vēl esam bijuši, bet braucienos, jā, es tā bišķīt neesmu nevaru atbildēt, jā, uzreiz tā. Pie Rīgenas salas mēs vēl atgriezīsimies mazliet tālāk sarunas laikā. Bet tev tas tik veiksmīgais, tas 1978. gads, ar to vēl nebija galā, jā. Tu pirmo reizi šķērso robežu un izcīni 3. vietu, tad šajās jau tikko tevis pieminētajās Vācijas Demokrātiskajā republikā notikušajās sacensībās Rīgenas salā, Baltijas jūrā, ar tik nevainīgo nosaukumu Baltijas jūra, Miera jūra. Kā mēs viņu tagad saucam, Baltijas jūra, NATO ezers vai kaut kā tā, ja? Un pēc tam tu izlauzies arī cauri tam dzelzs priekškaram vai nonāc tajā rietumpusē, Somijā, iegūstot 16. vietu pasaules studentu čempionātā. Jā, tie bija tie pirmie braucieni. Es pieminēšu vienu tādu lietu, kas jums liksies tāda jocīga intervijā, es pieminēšu. Tad, kad kā mēs lidojām, un tad, kad es izkāpu lidostā, tagad es domāju, jā, es baidos samelot. Katrā ziņā, pirmā man ierašanās Vācijas Demokrātiskā republikā, man acis žilba. Es biju pilnīgi citā tas, ko es nebiju ne Latvijā, ne braukājot pa Padomju Savienību, neko redzējis, ja, un es faktiski biju diezgan dabūju tādu belzienu pa galvu, ja, jo es atrados tā kā pavisam citā pasaulē. Tas bija ļoti izteikti, ja. Tagad tas noteikti neviens tādas sajūtas droši vien nav piedzīvojis, jo viss ir salīdzinoši, jau izlīdzinājies Latvijā, viss kaut kas ir, bet tur bija tik krāsaina pasaule. Bet Indula, labi, ka tu pat taisno netrāpīji Vācijas Federatīvai republikai, tas būtu vēl trakāk. Droši vien, ka tā būtu, jā. Bet es saku, tā necelā it kā Vācijas Demokrātiskā republika, un pēc tam uz Somijā jau man vairs nebija tāds šoks, es jau to jau biju bišķīt pieredzis,
un tā. Bet Rīganas salā man izdevās ar tādu viltību izcīnīt to 3. vietu, un tā bija tāda, es pats sevi par to tā iekšēji uzsaku par to, kad jo faktiski man bija panācis vācietis par 4 minūtēm, un es sapratu, kā es ar viņu tagad līdz tikšu galā, kā es viņu varu vinnēt, un tad es vienā brīdī, viens kontrapunkts iznāca tāds, kurš bija tādā bedrītē un zaļajā, tādā neparedzamā vietā, un mēs skrējām abi kopā, un es jūtu, kad mēs skatāmies viens otru, tā kā, ko katrs dara, bet es jūtu, ka es skaidri zinu, kur es esmu, un es zinu, kur ir kontrapunkts, bet es jūtu, ka viņš nezina to. Un tad es izdarīju tādu joku, kad es vienkārši paņēmu, izlikos, ka es arī nezinu, kur tas kontrapunkts, skrēju ar viņu kopā, viņam bija šīt pa priekšu no sākuma, pavilku viņu no tā kontrapunktu, un pēc tam palaidu pa priekšu. Un tad, kad es redzu, kad viņš jau aizskrējas tā, ka viņš mani vairs neredz, tad es fiks atgriezos atpakaļ, paņēmu kontrapunktu, aizskrēju, un tā es izcīnīju 3. vietu. Es viņu uzvarēju šajā. Bet tā var dabūt iesauku viltīgais lapse. Tā man iznāca, jo savādāk es neredzēju iespēju. Šādu stratēģiju nesī pielietojis nekad vairāk dzīvē? Ir bijušas kaut kādas viltības vēl. Diez bija sprintā vienā Latvijas daudzdienās, kuras vinnēja sprints sacensības. Tur arī bija tāda līdzīga tipa viltība bija tur, jā. Bet jā, tā bija tāda taktiska lieta, ko šajā gadījumā es izdarīju pareizi. Bet dosim vārdu Gunāram, jo viņš atcerās, kas notika 1978. gadā Černovcos, Ukrainā. 1976. gads. Ukrainas pilsēta Černovce. PSRS čempionāta noslēguma diena. Induls uz čempionāta goda piedestāla pirmo reizi, jo ir uzrādījis 3. rezultātu individuālajā konkurencē. Daudziem pārsteigums. Tās pat dienas vakarā Induls sarīko vēl vienu pārsteigumu, šoreiz visiem. Tradicionālajā čempionāta noslēguma ballītē klātesošos viņš sajūsmina kopīgi ar vietējā kroga muzikantiem, nodziedādams Raimonda Paula tā laika galveno hitu par pēdējo lapu, kas bija populārs visā PSRS. Un izrādās, ka 20 gadu vecumā ir jābūt ne tikai ļoti vispusīgi spēcīgam, bet ir jāmāk dziedāt auditorijas priekšā. Un, sapcīt, es šeit savilku tās līdzības ar to, ka basketbola filma, tā sapņu komanda, kur arī tas mūsu treneris Baumans Šveicē, kur tur viņi ar vietējiem muzikantiem, viņš tur dziedāja, viņš to franču valodu drusku zināja, un viņš tur sāk dziedāt vietējiem mūziķiem, un viss bija ļoti draudzīgi uzreiz. Tu var tādā veidā, laikam, tā kā drusciņi pielīdi, ja, vietējiem? Tu zini, jā, tur bija tā, tur jau man, mūsu komandas biedri jau tur zināja, kad es dziedu un tā, un īstenībā jau lielā mērā viņi man tā kā pakurināja, kad vajadzētu tev kaut ko tur izdarīt, ja, un tā, un jā, 78. gadu, es godīgi sakot, šito neatceros. Es atceros vienā ziemas čempionātā, bet tas bija kaut kur Permā vai kur tas bija. Tad arī tāda lieta notikās. To es labi atceros, ja, bet Černovcus es kaut kā to esmu... Tā tad tu esi satrenējies un, kā saka, liki lietā. jā. Bet vai tev kafija garšo joprojām? Tu dzer kafiju? Jā. To mēs zinām. Manā atmiņā saglabājas arī kafijas aromāts no kopīgajām treniņu nometnēm, kad tieši Induļa istabā pulcējās komandas kafijas mīļi, jo kafijas krūze un elektriskā spirāle bija obligātais inventārs Induļa sporta somā. Tā viņš ir, jā. Es tagad arī pieceļoties no rīta, man ir pirmais process, es uztāju kafiju, izdaru 2 krūzītes kafiju, un tad es domāju par vispārējo. Tā ir. Tas droši vien nav īsti pareizi veselīgi, bet tā es daru. Es ar pienu dzeru kafiju. Bet es tikko biju tādā Razona pārgājienā Albānijā, un Inga Grenda arī bija šajā pārgājienā, un viņai bija līdz vecā spirāla. Viņa arī skrupulozi vārīja no rīta kafiju. Tu viņai to iemācīji? To es nepateikšu, jā. Tavējā spirāla vēl strādā kafijas vārāmā? Viņa ir kaut kur bišķīt nolikta maliņā, bet es kaut kad nesen es atradu un izmantoju, bet pēdējos 2 gadus pašreiz neesmu izmantojis. Tad tev jāpārbauda, vai vēl strādā? Jā, jāpārbauda, jā.
Arotbiedrību mačos Induls pie godalgām tika regulāri. Pirmo vietu individuāli izcīnot arī 1980. gadā, un tieši tad tika iekļauts arī PSRS pieaugušo izlasē. Sociālistisko valstu kausā Čehoslovākijā viņš palika nepārspēts, izpelnoties iespēju pirmo reizi nonākt orientieristu neoficiālajās olimpiskajās spēlēs, kā tolaik varēja dēvēt zviedru daudzdienas Oringen. Indul, gluži uzvarēt Zviedrijā tev neizdevās. Tomēr Vikingu un Volvo zemes durvīs kāju tu ielikt tā pamatīgi un sirsnīgi. Stāst vairāk. Jā, tas bija tāds liels notikums dzīvē, jo mēs ieradāmies Ūringenā pirmie Padomju Savienības pārstāvji. Tie bija... Mēs startējām tātad vīriem bija Arvo Kivikas, Nikolais Misjūra un es biju 3 pārstāvi. Un man šķiet, ka, tajā gadā pat laikam nebija neviena sieviete. Mēs 3 gabalu startējām. Ar katru dienu man gāja labāk un 4. dienā Ūringenā es jau vienā brīdī atrados 10. iekšā. Bija pēc rezultātiem un cik man atstās, teiksim, tie... pārējie, kas klausījās, delegācijas vadītājs un Matī Poms, kurš kā treneris bija līdzi, tad par mani vien tur gandrīz runāja, jo tā bija sensācija. Mēs bijām ieradušies, tā kā liekas, labi, PSRS tur tāda savādāka valsts, bet neviens nedomāja, ka mums arī spēcīgi orientieris ir, un uz mums skatījās tā kā, kaut kas tur ir, bet... bet man neizdevās, protams, to 10. vietu izcīnīt tajā reizē, jo tūlīt arī uztaisīju kaut kādu 5 minūšu kļūdus, tur izšķirot, kurš akmens zīmēts un kurš nav. Manā uztverē tur bija jābūt tam akmenim, bet tur tā robeža ir krietni lielāka un tās pieredzes jau nekādas nebija. Pirmo reizi bija Zviedrijā un līdz ar to, 27. vietu es dabūju tajā dienā, 4. dienā. Bet man bija jāpiedalās 2 preses konferencēs. Un tas jau bija ļoti nozīmīgs notikums, kad man uzdeva jautājumus, es toreiz vācu valodā runāju. Un viņi tev jautāja to, ka, kā tas ir, kā jūties, jo tu biji labākais no neskandināviem. Es biju labākais no neskandināviem, jā, un tas bija tāds liels notikums, jā, un tā kā. Tur es arī sapazinos, un tur mums 3 gabaliem šefi bija pēc tam pasaules čempionu kļuvušais Jorgens Mortensons bija, ar kuru mēs sākām toreiz sadraudzējāmies, un bieži vien mēs uzturējām tādas kontaktus. Kā šefs, tā kā mentors? Viņi bija tā kā pierīkoti mums 3, lai mums palīdzētu, ja mums ir kādi jautājumi vai ko mēs gribam zināt, kaut ko par apvidiem vai kaut kādas, jebkuru jautājumu mēs drīkstējām viņiem prasīt. Viņi mums bija tā kā, tas bija. Bet, laikam jau Zviedrija bija tā zeme, kas tā kā dedzīgāk un taustāmāk atbalstīja kaut kādu to, arī jau pēc neatkarības atgūšanas visu to Latvijas tā kā, nevis atgriešanos, bet, teiksim, to integrēšanos, tai orientēšanās tajā starptautiskajā visā pasaulē, tur, tā kā. Jā. Mums ar Zviedriem iznāca pēc tam arī diezgan, teiksim, uzņemt tos kontaktus un vienu brīdi jau izveidojās sacensības Latvijas-Zviedrija. Zviedri gan startēja ar savu 2. komandu, ar B komandu, bet tāds sacensības. Šis ir tas kauss. Šis ir tas kauss, jā. Kad jūs uzvarējāt tos Zviedrus numur 2? Jā, bet, īstenībā es pēdējos, man liekas, ka pēdējā startā, varbūt arī biju pēdējā startā, bet, es neatceros, kurš man iedeva to kausu, lai stāv pie manis, jo uzskatīja, jo mēs, man liekas, arī vai tikai ar Gunāru Dukštu nebijām tie pirmie, kas faktiski kāpēc sākās šīs Latvijas-Zviedrija, man tā liekas, ka mēs tur bijām bišķīt iejaukti. Jā, un tā. Bet kā tu atceries, kā tu tiki pie tās iespējas, tad beidzot kaut kad pirmo reizi zīmēt to kartē Zviedrijā? Kā tas notika? Iepazināties, sakari veidojās, skaidrs? Sakari veidojās, es biju Ūringenā bija 81. tad 82. gan man neveicās, tur es dabūju diskābeli, un tad nākošais gads, kad mēs aizbraucām uz Ūringenu, bija 88. Un 88. gadā Latvijā bija tāda iespēja, kad tika kaut kur, un es kāpēc mēs visi orientieristi uzzinājām, zviedru valodas kurs parādījās.
Un mēs kādi 5-6 orientieris, es zinu, ka tur bija Kasakovska, tur bija Žilko, Andris Lauma Žilko un Uldis Ždānovs un Lilija Ramanovska. Un mēs visi gājām uz tiem kursiem, tie bija 2 mēnešu kursi, apgūt to zviedru valodu. Un tagad arī bieži vien satiekoties, Lauma man jeb Andris uzrunā un paprast kaut ko zviedru valodā. Taksomika. un tas bija tā. Nu jā, un ar to iesākās tas, kad parādījās kaut kāda zviedru valodas zināšanas, līdz ar to labāk kontakti veidojās ar tiem zviedriem. Un tā, es tagad domāju, jā, viens no tiem cilvēkiem, kas salīdzinoši... Bet kāpēc man izveidojās tieši tas kontakts? Tagad es tā domāju. Pirmo karti es zīmēju Halmstedā, un tur laikam man ir palīdzēja Dainis Šleiners. Jā, es domāju, ka tas bija Dainis, jo Dainim savukārt izveidojās kaut kādā veidā brauciens, kaut kas tur bija saistība viņam, man liekas, izveidojas to Halmsteda klubu pirmajam, un man tā kā man izsēja karts, un es tiku pie kartas zīmēšanas, jā, un pēc tam jau tas viss aizgāja tā kā ķēdītē, jā. Un cik gan cilvēki zina, ka tavā kontā ir pat Ūringen vienas dienas zīmēta karte jau 1995. Un tad pēc tam jau tad uzreiz regulāri no 99. gada to Klemingen klubu jau tā kā regulāri tā sadarbība par tām kartēm. Nu jā, tas 95. gadā tur iznāca tā, kā es teicu, pirmā karta man bija Halmstedā, un tad uz to kaut kādām sacensībām es tur braukāju kopā ar vietējo klubu, un kaut kā iznāca, kad par mani uzzināja tāds Ulle Jonsons no Skones, no Lungbyhed pilsētiņas, un viņš faktiski man piedāvāja, viņam ļoti klubam vajadzēja treneri. Un viņš man piedāvāja tādu, trenēt, bet es sapratu, ka es neesmu gatavs tā kā palikt visu laiku tajā brīdī Zviedrijā un, teiksim, strādāt šo darbu. Ja. Es savukārt piedāvāju to, ka es varētu kartes uzzīmēt. Un tā man izveidojās pirmās kartes Skonais uzzīmēja, un tad pēkšņi parādās tas, ka konkurss ir uz Ūringenu. Ulle saka, davai rakstam pieteikumu. Tā mēs arī izdarījām, uzrakstījām pieteikumu, uztaisījām savu izcenojumu, aprēķinājām, cik reizes es braukšu no Latvijas uz turienu, un es varu sekot, tiku pie tā piedāvājuma, bet man bija jāiztur 1 kvadrātkilometrs jāuzzīmē, un tad tikai noslēgts līgums. Bet to 1 kvadrātkilometrs uzzīmēja, un viņiem patika. Tur tāda komisija atnāca un uzstājās tagad, jā. Tur bija viņiem karšu komisijas vadītājs, kuram patika, kā es to cik rūpīgi biju izdarījis, un tur gan bija sarežģīti. Man bija jāuzzīmē tā karte no 3 vecām kartēm, kuras burtiski tika salīmētas, un viņas īsti negāja kopā, un tas viss bija, vienai bija tāds mērogs, otrai tāds, un tur viss tas tika, tas nav tā kā pašreiz mēs taisam kartes, tas bija pavisam daudz sarežģītāk. Bet tur tam rokām tad diezgan veikli ir jāklaus arī tam zīmēšanas rīkam tavās rokās. Jā, bet toreiz jau vēl to Ūringen karti, es domāju, kad es vēl neuzzīmēju datorā. Es tagad baidos samelot. Varbūt Nē, man liekas, ka Ūringen karti, jā, tur laikam bija tā situācija. Nē, tomēr beigās nobeidzās ar datoru, laikam tā. Tā bija viena no pirmajām kartēm, jo tad mēs tieši bijām tie pirmie lielie smagie datori, ko mēs vedām līdzi, un tad bija pavisam savādāk. Tur bija tāds speciāls agregāts, es aizmirsu, kā viņu sauc, kur tu liki meža darbu virsū, un tad braukāja ar tādu krustiņu, jā, es neatceros, tas jau sen jau tādu vairs neviens nelieto. Jā, tā visa tā karšu zīmēšanas tehnoloģija ir izmainījusies, tā, kad līdz vispār. Jā, bet ja jau tas Ūringen līmenis ir, ja, tad tur jau tās valodas zināšanas arī labāks vajadzēja. Kā tu viņus uzlaboji? Tev bija labs stāsts. Nē, tas stāsts bija tāds, ka faktiski es pirmajā karšu zīmēšanā es nokļuvu tajā Halmstedā, es nokļuvu ģimenē, 2 mēnešus dzīvoju, un stāsts bija tāds, ka es zināju vācu valodu, un bišķīt kaut ko bija tajos kursos apguvis no zviedru valodas, un savukārt nezināju angļu valodu, jo to es nekad neesmu mācījies angļu valodu. Un tajā ģimenē neviens atkal nezināja vācu valodu.
Un tad iznāca tā, lai es sarunātos ar ģimeni, es biju spiests to zviedru valodu. Man Ideāla bija situācija, valodas pašmācības grāmata bija līdzi, un es skatījos bildītes, skatos vārdus, un tā es katru dienu 10 vārdus iemācījos, un beigās, varēju stabili sarunāties. Te bija rakstīja normāli paprasīt vārīt olu. Jā, man ar to ģimeni tāds labs kontakts, un jā, tad... Tā man iznāca apgūt to valodu, jā. Bet redz, vēl nākamais līmenis, vēl viens tāds fakts, ko es domāju, ka arī plašāk publika nezina. Arī Zviedrijas čempionāts vidējā distancē reiz ir noticis latvieša Peilāna zīmētajā kartē. Wow! Tas bija 2008. gadā, jā, tur bija atkal otrs stāsts, jā, kad jau kopš kāda, 98. vai 99. precīzi nepateikšu, es tiku pie karšu zīmēšanas Klemingen klubā, Gnestas Klemingen klubā. Un tur bija tā pati situācija, kad beigās jau Gnestas klubs uzskatīja mani par savu kartogrāfu. Faktiski viņi to vērtēja mani kā kartogrāfu. Un arī pašreiz, jā. Un viņi organizēja to čempionātu? Viņi organizēja toreiz čempionātu, un viņi piedāvāja man šo darbu. Es, protams, biju pieņēmis šo. Kaut kā man nebija vienkārši. 2008. gadā es zīmēju arī Eiropas čempionātu. Man bija tajā gadā sakrita liela apjoma. Man bija jātiek ar gan un... Jo tas bija tās iemīļotais Baltijas jūras krasts. Jā, tomēr. Un plus vēl es janvārī, ja nekļūdos, man liekas, tajā gadā, 8. gadā, es janvārī zīmēju arī Spānijā karti. Tarifā es biju. Un līdz ar to man tur bija, tur nenormāli apjoma. Vai tu visos šajos 3 gadījumos šajā te gadā, superkaršu zīmēšanas gadā, tu dabūji tās arī atgriezeniskās saites? Vispār, ko tev ir svarīgi dzirdēt no pašiem skrējējiem par tavu zīmēto kartu? Ko tu gaidi? Protams, es gaidu, teiksim, kā vērtējumu, jā, tas man ir svarīgi, jā, īstenībā, ja es nezīmēju kartas vienkārši tāpēc, lai viņas būtu saražotas, teiksim, daudzumā, bet man interesē, vai manam kvalitāte apmierina. Cik detalizētas tev ir svarīgs šāds vērtējums? Jā. Redzi, ja mēs runājam par detalizāciju, tad varētu teikt, ir karšu zīmēšanā, tā ir atsevišķi tāds temats, par ko mēs varētu runāt, jā, ir izmainījušies pašreiz līdz tam 2008. gadam faktiski visas kartes tika zīmētas. Zviedrijā tur bija speciāli, kas sagatavoja tos materiālus, jā, vai arī es pārzīmēju vecās kartes, jā, kuras man iedeva un kur bija nabadzīga ar informāciju, un es tur pieliku, un tas man sanāca ļoti labi. Bet manas problēmas ir īstenībā sākušas, kopš ir radušies zemes skanējuma materiāli. Jo tie zemes skanējuma materiāli piedāvā ļoti daudz iespējas zīmēt, un brīžiem ir tā, īpaši pirmajos gados es pa daudz gribēju uzzīmēt. Vienkārši to nevar, nācās mainīt arī zīmju lielumus un tā tālāk. Mēs pakāpeniski atkāpāmies bišķīt no normām. Bet tas notika visur, tas notika arī Zviedrijā, tas pats notika arī Latvijā un tādu. Un tagad mēs esam atgriezušies kopš 18. gada, esam atgriezušies atkal uz vecā ceļa, kad faktiski visi mēģina ieturēt pilnīgi vienādus tos standartus. Tad šajā gadījumā nevar teikt, ka tev tagad būtu jākonkurē ar kaut kādu ar jauno pavisam karšu zīmēšanas tehnoloģijām, ka tagad tas viss ir saplūdis tā kā vecais kopā ar jauno atgriezies drusku atpakaļ. Un tā kā vienalga tas ir izaicinājums. Jā, bet tā ir vesela tēma, ko es varētu tagad runāt, jā, par to. Tur man atšķirās domas arī no starptautiskās karšu komisijas. Ir lietas, ko es gribētu savādāk. Bet man arī bišķīt pietrūkst spēka, lai es to tā kā izbīdītu cauri. Nevis spēka varbūt, bet man pietrūkst tieši, kā lai saka, es angļu valodu nepārvaldu, jā, es nepārvaldu tik labi datoru, lai visu sakombinētu, teiksim, to prezentācijas un tā tālāk, jā, bet domas man ir, ko es gribētu. Jaunās paudzes mums ir te vairāk. Jaunās paudzes darbojās, šī jau ir pavisam cita, varētu teikt, kartogrāfija, jā, jo tās iespējas ir ļoti labas. Te tik jautājums ir, kādā virzienā mēs ejam, kuru mēs uzskatām, teiksim, par to
robežu, uzskatīsim tā, pats svarīgākais ir novilkt robežu, ko zīmēt un ko nezīmēt. Un tā ir viena, teiksim, tā lieta, ja, kur jānovelk tā robeža. Un katrs mēs novelkam tu robežu bišķīt citā vietā. Es, teiksim, novelku bišķīt pa smalku uzzīmēt, jā. Bet viens ir Pēters Blumbergs, novelku bišķīt par rupju uzzīmēt, jā. Un tā taisnība ir kaut kur pa vidu, jā. Un es pašreiz mēģinu no tā smalkā bišķīt, mani piespiež tās normas, teiksim, tās sarkanās punktu normas tajā programmā domāt par to, ko man tagad darīt, jā, lai es tā kā tuvotos tiem pasaules standartiem, ievērot tos pasaules standartus. Jā. Kaut kā tie pasaules standarti ir uztaisīti visi uz kartes mērogu 1/15,000, un, teiksim, tajā ziņā es tam nepiekrītu, jā, teiksim, es uzskatu, ka ir apvidi, kuri nav paredzēti tādam, teiksim, mērogam, jā. Piemēram, kā Kāpu rajonu pie jūras, tur nekad nevar uzzīmēt normālu 15,000 mērogu, kas lasīsies 15,000 mērogu kartēm. Tur jābūt 10,000 mērogu kartēm. Un tas ir mans uzskats, jā. Bet, ja mēs skatāmies, kā ir starptautiskā karša komisija, tur pastāv 15,000, jā. Tu lepojies īpaši ar kādu savu uzzīmētu karti? Šitā ir, super, man izdevās. It kā labi man izdevās pēdējos Latvijas čempionātos, kas izmantotas kartes, tas ir, teiksim, Meķeļbākā izdevās, mēs uzzīmējām 13. gadā karti, un tad, kurš tas bija 23. gads, laikam tā bija Meķeļbāka 23. gads Latvijas čempionāts, 24. Tā bija šī sajūtas. Un tad es uzskatu, ka viņu izdevās uztaisīt, izdevās labi uztaisīt, jā. Arī Daugavpilī faktiski, es varētu teikt, man visas pašam liekas, kad bija labi izdāts, jā. Gan jau, kad ir arī novērtēts. Labi, no kartogrāfijas stāsta vēl uz brīdi ielieksim atpakaļ tik piesātinātajos 80. Trešā daļa – ilgi lolotais un tomēr neaizsniegtais voks. Pēc pirmās starptautiskās pieredzes un iespaidīgās medaļu ražas Padomju Savienības mērogā 80. gados Induls turpināja uzrādīt izcils rezultātus. 1981. gadā sudrabs Latvijas čempionātā maratonā, 1983. gadā Cēsīs PSRS čempionu tituls stafetē, bet 1984. gadā Tartu PSRS sudrabs individuālajos mačos. Tava sportiskā forma un arī ambīcijas tobrīd sakrit ar PSRS orientēšanās vadības centieniem aizvest komandu uz pasaules čempionātu Ungārijā, beidzot klātienē, sacenstos ar stiprajiem skandināviem, šveiciešiem, čehiem. Tu pat devies uz Ungāriju, pat ielauzījies vietējā mēlē, bet kārotais mērķis tomēr tā arī palika nesasniegts. Kā 81. gads bija tas gads, kad es biju arī Ūringenā, un tas man bija tā kā āķis lūpā, kad es sajūtu šo konkurenci ar Zviedriem, un es sevi nolēmu, ka nākošā gadā, gan es uztaisīšu tādu briktīgu, tādu lecienu uz priekšu vēl savā, teiksim, tajā meistarībā. Un 81. gadā man iznāca PSRS izlases sastāvā piedalīties Sociālvalstu kausā, kas notika Ungārijā. Un vienlaicīgi pirms tam notika arī tas saucamais, tā kā viņš saucās tagad Eiro Meeting, pirms teiksim, Eiropas čempionāta, kaut kādas 2 gadus bija gadu iepriekš, toreiz bija 2 gadus iepriekš, sabrauc visu valsts pārstāvu. Un tad bija tā, ka tajā faktiski nestartēja vienīgies, kas no pasaules līderiem nestartēja, tie bija Čehi. Bet tā tur startēja, teiksim, no Zviedrijas un Norvēģijas un Somijas, no katras valsts pa 6 cilvēku startēja. Un man individuāli izdevās izcīnīt 4. vietu. Un tas bija ļoti liels man panākums. Arī, ko es uzskatu, viens no lielākajiem maniem panākumiem tādiem. Un stafetē PSRS izlases sastāvā, es skrēju pēdējo etapu, un tad izdevās izcīnīt 2. vietu, jeb 3. vietu, aiz vienas Norvēģi un vienas Zviedru komandas. Ja,
Un toreiz es atceros tādu momentu, kad mums bija jau toreiz tālajā tāda 81. gadā tā stafetē, bija 11,2 km distance, un distance es veicu 50 minūtēs un, 51 minūtē un 2 sekundēs. Tas nozīmē, ka es skrēju zem 5 minūtēm kilometru. Skrēju tajā laikā, jau skrēju distance, tātad orientēšanās distancē. To varētu paveikt cilvēks, kas pirms tam pateicis, nu, dodiet man 3 nedēļas, es uzvarēšu pasaules čempionātā. Nu, vai apmēram... Jā, tas bija, tajā brīdī es tiešām biju spēcīgs un tā, bet man iznāca arī 82. gads savukārt, man iznāca pilnīgi pretējs, nekā es biju domājis. Man bija liela plāna, es kopā ar Vārpas vieglatlētiem braucu pie Melnās jūras uz treniņu nometni ar vieglatlētiem, tur skrēju visādus 300 un kilometrus un tā tālāk. Un 600 km mēnesī man bija saskriets un plus vēl daudz cits, jā, bet laikam tas bija 3. mēnesis. Man celis uzdeva, viss neizturēja celis. Un tā es visu to sākumā biju tā šokēts, kur tik es nebiju. Es biju Maskavā, bija magnētiskā rezonance, te pie Latvijas ķirurgiem biju, un ko tik tur skābekli man tur pumpēja tai celī, un kas tur vēl bija, es aizmirs arī kaut kādas arī vēl zāles, visādi mēģināja. Un situācija bija tāda, ka es vienkārši varēju noskriet 1 kilometru noskrienu, sāk sāpēt, 2 kilometri vairāk sāpēt, 3 kilometrus, kas skrienu, sāk sāpēt tā, ka nežēlīgi, viss cauri, jābeidz, jā. Man noveicās vienkārši ar to, Arno Līcis man palīdzēja. Viņš teica tā, klausies, es tev aizdīšu pie viena daktera. Un viņš aizveda mani pie tāda, vārds laikam bija Haralds Runs, Stradiņu slimnīcas galvenā ārsta vietnieks viņš laikam bija. Un tu saproti, jā, es no sākuma viņš man tur vienkārši pārbaudīja, kā man tur tā visa tas celis, kas ar viņu notiek. Viņš saka, jā, tev ir, viņš pārbaudīja vienkārši ar diedziņu, kurā piesiec kaut kāds sudrablietiņi, jeb kas tur bija, es neatceros, jā, un viņš, kā viņš saka, redz, tev neriņķo normāli, tur kaut kā ovālā, man tur šitā šūpojās. Tā kā ādera? Jā, viņš man rādīja, tev ir pārpūle tam celim, jā. Jo pirms tam man tur skatījās mēnesis, ka viss bija kārtībā, bet man tiešām bija pārpūle. Un tad viņš man pateica, iedomājas, kā man dakterēt celi, viņš pateica tā. Tagad tev ir jāielien siltā vannā un 15 minūtes jākustina celis šitā te. Kustina celi visu laiku, lai tajā 37 grādos, apmēram, teiksim, līdz 40 grādiem tādā ūdenī. 15 minūtes vismaz. Un otra lieta, paņem šādi te uztaisi pats masāžu. Augšējo muskuli un celi. Un šādi te ar meniskiem un visur liec iekšā. Un tu vari iedomāties, ka tas palīdzēja. Un ar to es tiku vaļā. Vienu reizi tu darīji tikai? Nē, es darīju vairāk. Nē, tas nebija ar vienu reizi. Bet es pilnīgi jūtu, ka tās masāžas, kad es taisīju, tā sāpe man pāriet ar vien tāda, varētu teikt, ir nežēlīgā sāpes un ir patīkamā sāpe, ja, kad viņa pāriet tas celis. Un tā es tiku vaļā. Nebūtu tāda daktera, es nezinu, kad es tiktu vaļā. Bet, labi, es tajā Ungārijā tu nonāci, bet, vai tu ungāru valodā teiksi, pasaki, labdien, es esmu Induls Pēlāns no Latvijas, man garšo ungāru papriku un ļoti patīk peldēties Baltona ezerā. Vari šitādi pateikt? Pašreiz es vairs nevaru to pateikt. Es varu pateikt, Piroš Feher Zold, ez a Magyar Föld. Tas nozīmē viņu karogu krāsas tulkojums, tā ir tāda vārdu spēle, teiksim. Eķi, keto, hāram, nēģi. Tas ir 1, 2, 3, 4, krāsas, bet šādu teicienu es vairs, tu zini, valodu jālieto viņam. Es satikos ar Ungāriem 2003. gadā meža darbinieku mačā, tas bija Ventspilī, un tad es ar viņiem varēju parunāt vēl ungāriski 2003. gadā, bet pašreiz. Bet kāpēc tu nenonāci tai Ungārijā notiekošajā pasaules čempionātā?
Tāda jau tā doma bija. 83. gadā mēs faktiski vēl cerējām, un mēs, Rudolfs Ābols un Alīda, un es arī... Celi, tu biji izpeldinājis, jau bija kārtībā atkal? Jā, man bija kārtībā, jā. Forma bija atpakaļ? Ar kārtībā, bet forma, viņa nebija, teiksim, tādā... Man bija jāuzvar tas celis. Es nevarēju, teiksim, tomēr ļoti liels slodzes dot virsū. Es tagad sapratu, kad ir pakāpeniski tas jāiet tā kā. Bet forma bija normāla, bet, tajos gados es vairs sevi, teiksim, neuzskatu par numuru 1, kā es te runāju par 81. gadu, jā. Tajos man jau bija jācīnās par, teiksim, ar konkurentiem, un tas bija tā. Bet vienkārši Pēsters neaizbrauc uz turieni, jā, un mēs gan bijām Ungārijā, un mēs startējām satelīta mačā, un interesākais bija tas, ka satelītā mačā, kad beidzās pasaules čempionāts, tad tajā V21A grupā bija tā pati distance, kas bija pasaules čempionātā, izņemot pēdējo kontrapunktu. Un es būtu bijis tajā čempionātā 11. vietā, ja es būtu ticis startēt. Tā kā, pie tām, es startēju, garā distance, jā, toreiz jau nebija vidējās distances, bet, vienīgi jau, protams, dabiski, ja es būtu startējis pasaules čempionātā, varbūt es būtu nostartējis vēl labāk, jā, jo, tad man būtu vairāk tās emocijas, tā vēlēšanās to uzvarēt. Šī gadījumā es jau startēju tikai satelīta mačā, jā, bet varbūt arī otrādā, varbūt kļūdījies un nekas nesanāk. Jā, bet Austrālija jau pēc 2 gadiem, tad tur bija pārāk tālu un pārāk dārgu, vai ne? Bet uz to Franciju savukārt tu, kur debitēja Pēsters izlases debitēja Francijā jau 87. Un tur bija tātad Aigars Lēboms un Irina Namover, un tu laikam tādu prozaisku iemeslu dēļ savukārt tur bija tā, ka faktiski jau mums solīja to pasaules čempionātu jau no 80. gada, bija solīts arī 81. gads, 83. gads, 85. gads, un nekur mēs nebraucām. Un tad bija 86. gads, kurā bija treniņu nometnē rudens, un bija jābrauc uz sociālās kausa. Es arī biju tajā treniņu nometnē, Pēsters izlases nometnē, un tur bija tāda diezgan stulba atmosfēra bija tajā treniņu nometnē, un tur Stolovs un vēl tur vadība, tur taisīja visādas politinformācijas. Toreiz jau sākusies, jau bija Gorbačova glasnost bija. Viņi turpināja tai trakajā stilā, tur, kaut kā tur par runāšanu, sāka višķi tā, bet tas nebija galvenais. Galvenais bija tas, kad tagad nosauc komandu par tam braukšanai sociālās kausu. Bet man tur īsti tieši tajā nometnē bija atlases sacensības, ja, un faktiski pēc tiem rezultātiem man nebija jābrauc. Es tā kā netiku iekšā tajā, teiksim, starp tiem, bet tas Stolovs man ielika tajā komandā, ja. Un tā es viņam pateicu, kad manā vietā komandā ir jāliek Sjatkins, jo viņš ir bijis labāks tajā nometnē. Tā es viņam pateicu, jā. Tas bija arī mans pēdējais teiciens un pēdējā mana nometne, un nākošā gadā mani vairs neizsauc uz nometni. Tā man, jo es jau arī neticēju, es nekad nebūtu droši vien kaut ko tur mēģinājis pretī kaut ko runāt un kaut kādas savas domas izteikt, ja es zinātu, ka 87. gadā braukt uz pasaules čempionātu. Tagad dabūju Aigaram prasīt, kā tā gāja. Dabūju prasīt, jā. Aigars, malas. Laiks jau pagāja, rūgtums ir vēl bišķiņ par to? Protams, ka rūgtums ir, ja 87. gadā es pēc tam vinnēju Pēsters arotbiedrību čempionātu, un tas nozīmē, ka es biju formā atkal, jā, bet mani vairs neviens ar mani, tā sakot, es biju izmests ārā un viss un cauri. Arī 88. gadā man vairs nelika Pēsters zilas atpakaļ. Bet kā tam čalim, ko tu palaidi tur pa priekšu, viņš tur aizbrauc? Viņš aizbrauc, jā, bet... Jā, viņš vispār faktiski, viņš jau tagad ir zem zemes labu laiku. Viņam bija veseli, īstenībā ar sirdi bija visādas problēmas, un viņš faktiski jau labu laiku miris ir. Bet, jā, viņš tad aizbrauc, bet es tagad nepateikšu, kā viņam gāja tur.
Bet, nu jā, tā es izdarīju. Nepareizi, protams, izdarīju no tāda viedokļa, kad varēju arī neko neteikt. Kas zina, varbūt, ka izdarīja pareizi. Nekad jau to tā dzīvē nevar pateikt. Nu, jā, gribās jau pasaules čempionātā, jo tas jau bija tas mērķis, kāpēc visi tie gadi bija, kad no 81. un tā bija tas mērķis, tikt uz to, jo tas bija tomēr pasaules čempionāts. Jo Alīda Indula savukārt sāstīja arī sarunā, un viņa kā teica, ka viņa pat tā nemaz nejūtās, ka viņa tik ļoti, ka tur varētu tikt pat, tā mazāk tā kā tās izredzes. Un to, kā redz, no 80. gada tev bija tas lielais... Alīda tā ziņā, ka viņai gāja visādi. Viņa bija ļoti fiziski spēcīga, bet viņai vienu brīdi gāja distancē, vienu brīdi negāja. Tā ļoti bieži gadījās pa vienai tādai riktīgai kļūdiņai, un kuras dēļ, bet viņa, cepur nost 89. gads tur. Tur jāsaka tā, tas ir ļoti labi, ka viņi tik PSRS izlasē, un mums tur arī PSRS izlasē. Faktiski tas bija ļoti labs apvidus. Tas bija apvidus, kur bija maz akmeņu, maz kliņšu. Faktiski ļoti līdzīgs Latvijas apvidiem viņš bija. Šaudē tas bija. Es biju skatīties toreiz to čempionātu. Tik un tā bija jāizšauj īstajā brīdī. Bez tās lielās protams, Alīda malacis tur nav ko runāt. Jā. Bet viņa vienmēr ir bijusi. Viņa tā sakot ir spēcīga. Fiziski viņa vienmēr ir mācējusi sevi. Un šī gadījumā arī noturēja arī visu to orientēšanos tā kā visaugstākā līmenī. Jā. Laižam tālāk. Pēc tās Ungārijas, to pilnu krūtu atkal meties iekšā tajā Latvijas orientēšanās lauciņā, un kas tik nav. Tu izveido savus pirmās treniņu grupas, tad tur tā kāpes dibināšana sākās, pirmo daudzdienu organizēšana. Tu pat iestājies Latvijas valsts fizkultūras institūtā, kas tagad ir Sporta pedagoģijas akadēmija. Paralēli turpināja sportot arī pats. Vai šo studiju mērķis bija tā kā treneru diploms tieši? Tas bija doma par treneru diplomu. Doma bija par to, kad, faktiski, lai trenētu tos bērnus. Man liekas, ka Gunārs bija tas, kurš mani uzaicināja uz sporta skolu, un tur kaut kā iznāca, ka mēs sporta skolām atklājām divas filiāles, vienu Carnikavā, vienu Ādažos, un tieši es ar tiem bērniem strādāju, Ādažu un Carnikavas bērniem, kas skaitījās zem sporta skolas, un tā doma man bija par to, kad es iegūšu šo diplomu, bet man viņa beidzās ar vingrošanu, kur es nespēju nokārtot visus tos. Es faktiski izgāju cauri līdz pēdējiem kursam, beidzu cilvēku fizioloģiju, visu teiksim. Es esmu apguvis īstenībā visu, bet man bija jānokārto kaut kādas 12 nodarbības, jāvada stundas. Man tur bija katru reizi jābūt stunda, jeb 2 stundas, un pie tam dažādās dienās. Tas nebija vienā dienā. Tieši vingrošana. Jāvada kur kaut kāds. Es netiku ar to galā. Tu viss aicināt rītrosmes vadīt tev nevar. Nav diplomu. Jā, tur bija traki man gāja, jo es pats arī nebiju nekāds labais vingrotājs, un man tur bija, man bija liela problēma. Man liekas, ka orientieristiem bišķi pietrūks šai brīdī. Mūsu laikā mēs ļoti daudz spēlējām basketbolu. Un basketbols, viņš ir ļoti veicina to, ka tu kļūsti labāk, visu tu strauji var iemācies virziens mainīt. Jā, kustības, visas tavas, viņas paliek, tu tā kā pa mežu arī tev jāizskrien caur reglītēm vai jāapskrien kaut kas. Kustības, viņa tieši daudz to tādu ir, un tas ir labs, jā. Lūk, pie tādiem zināmākiem joprojām mums tādiem elites orientieristiem Latvijas valsts vienības dalībniekiem pie Ulda Upīša un Aināra Lupiķa attīstības arī tu drusku esi stāvējis klāt. Un es teiktu tā, ka vispār kopumā spriežot pēc kāpes kluba pēdējo gadu rezultātiem, šķiet, ka klubu gaida spoža nākotne, es teiktu. Bērni, jaunieši, šie rezultāti, kāpēc tieši arī tik daudz izvēlās pie jums, teiksim, nāk trenēties?
Jā, tur mums ir jāsaka tā, ja mums nebūtu Ainārs Lupiķis, tad mēs būtu, viņa ieguldījums tur ir milzīgs. Tur var tikai vienkārši apbrīnot, cik viņš ilgi spēs to izdarīt. Es nezinu, jo viņš strādā tā, kā man liekas, ka es neesmu redzējis kādu, treneris, kurš strādā tik apjomīgi un tik tomēr, milzīgas apjoms viņš veic. Un tas ir mūsu baigais kluba iegūms. Un līdz ar to, tas ir ļoti veicina. Piemēram, ja mēs runājam par Uldi, Uldis vairāk gan pats tur ir savādāk. Uldim, es saprotu, palīdz kāds somu treneris, bet teiksim, šie visi jaunieši junioru komanda, kas ir, tur pašais Aināru nopelns ir vislielākais. Tad paklausīsimies Aināru. Tad, kad sāku trenēties 18 gadu vecumā, tieši Induls bija tas, kurš man uzrakstīja pirmo treniņu plānu un parādīja to priekšstatu, kā būtu pareizi jātrenējās. Tas man bija milzīgs lēciens manā izaugsmē, jo pirms tam man nebija tāds īsti izpratnes. Es kaut ko dažreiz tur mēģināju iet, skriet pats, bet pilnīgi galīgi garām nekas nestrādāja. Redz, un sāk strādāt. Ir jau kaut kam, es zinu, ka es Anitai Tamašauskai esmu kaut ko kādreiz palīdzējis, kaut ko, teiksim, arī bišķīt Laimai Klaužai kaut ko mēs parunājām. Vienā brīdī arī faktiski te mūsu tagad Irits meitai arī kaut ko mēģināju, bet tur man tā īsti nesanāca. Bet, kaut ko, es to kaut kā biju, tā bija. Ainārs jau toreiz ienāca mums, viņš ienāca salīdzinoši, viņš tā, man liekas, vai tik nebija 18 grupa, jeb 7, kaut kas tāds, viņš nesāka pavisam jauns. Viņa māsa trenējās pie Dzintras, un faktiski ar māsu kopā iznāca tā, ka viņš kaut kā iekļuva iekšā te pie tās orientēšanās. Viņš jau futbolu spēlēja pirms tā visu laiku. Bet mēs jau atgriezīsimies arī pie Aināra stāstījumu nedaudz, bet ja mēs par šo 1987. Gadu, kad tad pirmās kāpas Dauzdienas, kad arī notika, vienkārši liekas neticam, šajā gadā, tev vispār veicās, tev 78. bija ļoti labs gads, un 87. arī, jo tu uzvari Latvijas čempionātā garajā distancē, lai gan varbūt tā tev nebija tā prioritāte, bet tu uzvari otro reizi, un tu uzvari stafetē, bet tu uzvari jau kā kāpas komandu, jo klubs tikko izveidots. Un kas tad jūs tur bijāt, šie leģendārie pirmie uzvarētāji, Ainārs Zelčs, Edgars Ruža un arī Jānis Pērkons. Un likās, kāpa, tur tāds jaudīgs klubs tagad, un tagad uzvarēsiet. Un paskaties, tas nākamais tituls, tur es arī biju klāt, tikai pēc 34 gadiem, un tad tur arī bija Ainārs Lupiķis, Uldis Upīts un Toms Veits. Viņi par 1 sekundi apsteidz Meridiānu. Par 1 sekundi. Un nemaz 34 gadu starpā. Kā tas liekas var būt? Nereiz kāpa neuzvarēja. Tik spēcīgs klubs. Viss jau tomēr redzīja, ir tā, ka pašreiz jau mūsu klubā ir, es uzskatu, pašreiz mums ļoti labi spēki klubā ir šai brīdī. Mums jau ir arī pēdējā čempionātā mūsu jaunie uzvarēja kāps komanda, un tas bija vēl. Aplausa Robertam Arincānam, kameras otrā pusē. Tas bija vispār fantastiski, tas bija tāds prieks, un galvenais, ka pirmo komandu viņi izcērta, tas arī ir vienkārši. Tās emocijas bija īpašas, varbūt, ka tā kā melnais zirdziņš, es jau varu tā kā jautājumu zīmi bija pielicis, var gaidīt, bet ka tā, un tad, bravo, un tomēr tā, 2 komandas pierastāvā arī. Tieši tā, tas tāds, Vārds Aināram Lupiķim. Bet kas iespējams vēl svarīgāk, ka Induls kā treneris tajā laikā organizēja braucienu, piemēram, uz Oringenu 5 dienām vai 25 mannu. Un šie pasākumi man kā jaunietim iekrita atmiņā tik spēcīgi, ka tas man deva motivāciju vēl ilgi, joprojām turpinu trenēties. Iespējams pateicoties tam. Paldies Indulim par to.
Nu, lūdzu. Nu jā, tajā laikā jau es daudz, jā, tā jau ir, kā Ainars saka, pareizi jau ir, jā, toreiz es biju tas, kas organizēja visu, teiksim, jā, tā arī uz tiem Ūringeniem braucieniem, es biju iniciators, un, nu, mani jaunieši arī startēja, gan Māra, gan Jānis, un, nu, jā, es tagad vairs nepateikšu, kurā gadā kurš bija un kurš nebija, bet nu jā, tā bija, jā. Bet lai varbūt arī tas bija grūti kaut kādā brīdī visu to norganizēt un realizēt, bet tu redzi, nu, ir tā atdeve, un šeit ir cilvēks, treneris, kurš ir, nu, tu slavē viņu, jā, viņš arī tagad ved tos jaunos. Jā, ļoti, tas ir tiešām, tas ir ļoti prieks par to, kad Ainārs ir tādā veidā, jo man jau tā likās, es tā kādu brīdi domāju, viņš tur bišķīt aizgāja pa citu līniju, darboties, strādāt, un tā likās, jā, kad, nu jā, kas ar Aināru būs, ja, bet tad viņš visu savā dzīvē pārmainīja un atgriezās pie tā trenera lietas un viss tā, kad un tiešām ļoti spēcīgi strādā. Tā kā gaidām jauns un labs rezultāts. Būs. Nu, jā. 4. daļa. Kāpa pirmais klubs Latvijā un daudzdienas jaunā iesaiņojumā. 1986. gadā, kā rakstīts kaut kur tīmeklī, ko es atradu pēc viena no orientēšanās skrējiena sacensībām, dombiedri vienkārši sanāk vienā telpā un, nu tā, daudz nešauboties, nodibina pirmo orientēšanās klubu, acīm redzot ne tikai Latvijā, bet iespējams visā PSRS mērogā. To es nezinu. Nu, atmoda taču arī, nu, vēl nebija tā īsti sākusies. Kā tas vispār izdevās un kas te bija pa dombiedriem? Jā, nu, es precīzi tā nepateikšu varbūt, bet nezinu, kad paši pirmie, man liekas, kas uzsāka sarunas, tas bija Gunārs Ostups un Gunārs Dukšs, un pēc neilga laika, man liekas, viņiem piebiedrojās tika arī Māris Blodons, un, nu, tie bija tie galvenie stūrakmeņi, teiksim, ja man šķiet, kad tā tas bija. Varbūt es kļūdās, varbūt es kaut ko bišķītās piemirsis, ja, bet man tā šķiet. Nu jā, un nu, malači, ka tā viņi izveidoja, ja, jo Gunārs Ostups toreiz bija cilvēks, kas vadīja, kā viņi saucās, dzīvokļu kooperatīvs, Dzelme, tā laikam viņš bija Carnikavā, un tur uzreiz pavērās tās domas par to, kad varētu arī telpas dabūt, ja, un pagrabus un tā tālāk. Jā, faktiski mums kopā jau ar kluba dibināšanu izveidojās arī telpu jautājums. Un tas bija ļoti ideāli, jā, teiksim, tas bija ļoti ideāla situācija, un mēs tiešām dabījām telpas, mēs pat dabījām vai divās mājās, 3 vai 4 kopā tās pagrabu, nu, kā lai saka, pagrabu ieejas, teiksim, 3 stāvu mājas tās, laikam, bija. Un tur mums pat bija ražotne, un mēs pat ražojām Rīgas Dinamo, ražojām kaut kādus kreklus, un mēs daudz numurus taisījām, mums bija... Es atvainojos par jautājumu, Pagrīdes ražotne? Nē, tā bija oficiāla ražotne. Nu, tas bija ļoti labi, jā, un faktiski mēs paši arī palīdzējām tās telpas tur iekārtot, un tur piesaistīti arī tika... Man liekas, ceļinieki kaut kādā veidā tur un ar tiem, es tagad domāju, nu es tā baigi precīzi nepateikšu, jā, kā mēs dabījām, jo mēs bijām iekārtojuši, pat vienā no pagrabiem bija liela sapulces žāla, kur bija kādas 30 krēsli un dukšu telpas bija un toalete un vārds sakot, viss mums bija tur. Un tam maisam gals bija vaļā. Jā, maisam gals bija vaļā, un tas bija tāds, un toreiz jau Kāpas klubā sastājās vai dienies, tas bija vienīgais klubs, kas tik nav bijis mums klubā. Arī Alī Dābola bija un tā tālāk. Tur pirmajā brīdī sastājās ļoti daudz, jo, nu, tas visiem likās, nu, visi jau nezināja, ka pēc kāda laika jau arī citi klubi. Ka būs jāuzņemās atbildību un jāpiedalās sacensību organizēšanā. Tad vēl nezināja, jā, neviens varbūt. Nu, labi, viens no tiem Gunāriem, Gunārs Dukšs, kurš tad arī tur bija tajā pašā pirmsākumā, nu, viņam ir, tātad, viņš raksturos arī to otro indulu, jo viņš pazīst 2 induļus, tagad otrais induls, lūdzu. Otrais indulis.
fanātisks orientēšanās mīlētājs ar apskaužamām darba spējām. Manis aicināts pievienoties klubam Kāpa tālajā 1987. gadā, kļūst par neaizvietojamu kluba lielo pasākumu organizatoru. Kāpas 3 dienas ir Induļa personības vizītkarte, kas atrodama vajag katra Latvijas orientierista atmiņā. Nu, Indula, varbūt pirms saprast, mazliet iedziļināties, ko tad nozīmē viena tāda kalendārā gada ietvaros noorganizēt gan tās kāpas daudzdienas episkās, gan, protams, arī Ziemeļdivdienas klubu stafeti, kāpas kausu, zīmēt kartes, plānot distances un ņemt dalību vēl daudz un dažādās citās aktivitātēs. Es gribētu tomēr noskaidrot, tikt skaidrībā ar dažiem simboliem, ja? Tātad, tavs Volvo 240. klases universāls, jā, pareizi, tas, kas tagad ir, jā, nu redzēju, es kaut ko jau zinu, ko mēs, kāpas mačos arī redzam, jā, viņš jau ar uzlīmēm ir nolīmēts, viņš pats par sevi ir leģendārs, jā, vēsturi, jā, bet kā un kad tu pie viņa tiki tādu, un vai te kaut kāda mājiņticība, konservatīvisms, vai vienkārši tu tā pieticīgi dzīvo, jo 32 kāpās es sarēķināju, šis modelis ir piedalījies. Un tas nav pirmais, jā, eksemplārs? Jā, tas nav pirmais. Man ir, es domāju, ka man ir kādi 6 bijuši, jeb 7. Man viņš vienkārši iepatikās. Viņš iepatikās no, es tagad domāju, kurā gadā tad es pirmo nopirku. Nu, varētu būt kaut kura pa 81. gadu, kad es nopirku pirmo Volvo 240. Un kopš tā laika es faktiski, man visu laiku, varbūt arī man vienu brīdi te ir cits Volvo ir, jā, bet 240 man vienmēr ir pie rokas, jā, jo viņš ir neaizstājāms uz sacensību organizēšanu. Tik daudz ielikt iekšā, iekrāmēt visu inventāru un nevienā citā nevar to izdarīt. Jā. Un policija neko nesaka par daudzajām uzlīmēm? Ja tas... Es neesmu tā dzirdējis. Jā. Apskatē, ko saka? Arī kaut kā šitais vecais valīts. Nekas. Apskatē, starp citu, daudz apbrīno. Man pat es jūtu, ka dažās apskatēs pēdējās man ir tie apskatnieki ir tādi, tā kā līdzjutēji. Viņi domā, kaut mēs varētu šito mašīnu izlaist cauri, jā. Teiksim, jā, protams, ja tur ir kaut kas nopietnas. Cieņa no viņas. Bet cieņa ir, cieņa ir, jā. Klausies iespējīgi. Vecajā mašīnai ir priekšrocības. Jā. Bet, cik tev jāieliek tagad, lai iziet apskatu vidēji? Tā. Zini kā, kur reizi. Gadās jau, kad nekas nav jāieliek, un gadās, kad ir jāieliek, un dažādi man te iet. Es viņu faktiski pēdējais šitais te modelis, kas man ir benzīna modelis, pirms tam man visi bija dīzeļi, bet tad es esmu uztaisījis gāzes sistēmu ir iekšā, jā, bet tad tur bija šī ar to gāzu un benzīnu kopā, tur kādreiz ir visādi gadās tādas problēmiņas, jā, tā kā, bet kaut kā jau risina viņas, jā. Labi, dosim vārdu vienam cilvēkam, kurš iespējams arī gan jau, ka brauc šajā mašīnā, Inta Tabaka. Indulis ir draugs. Draugs, kurš man reizi gadā aicina savu palīgu kompānijā, lai Latvijas skaistākajās vietās varētu sarīkot orientēšanās daudzdienas kāpu. Es to pat raksturotu kā orientēšanās festivālu. Un šī pasākuma apbrīnojamā ilglaicība, manuprāt, balstās pavisam vienkāršās lietās. Indulis no sirds mīl tos darbiņus, kurus dara. Viņš mīl tos, ar kuriem kopā dara, un viņš mīl tos, priekš kuriem dara. Jauki. Bet mums tas otrais simbols, ja? Tās sarkanās hūtes, es redzēju daudz tevi sarkanajā hūtē, protams, es pat atceros gar acīm pirmo kāpu, jo es arī viņā startēju. Es atceros, kā visi sagaidīja, tas bija tā patīkami īpaši, ka tu vari redzēt, kad ir kaut kas īpaši sagatavots tiem dalībniekiem. Tā sarkanā, es nezinu, pēdējā laikā, lai vairāk es tev redzu zilajā, tā sarkanā ir vēl oriģināls? Tā sarkanā ir vēl oriģināls? Viņas ir, īstenībā sarkano kūšu lieta ir bišķī, tas ir nācis, bišķī, tas nav sācies ar kāpas 3 dienām. Tas ir nācis no mūsu, faktiski jāsaka, tas mums ir lielākais pasākums bijis. Tas ir Tautas dziesmu maratonu. Mēs esam taisījuši 2 gadus pēc kārtas, kurā es tagad baidos samelot, bet, man liekas, tur bija kādi 8000 dalībnieki vai kaut kas tāds apmēram. Jā, Un jau uz to pirmo Tautas dziesmu maratonu bija šīs hūtes? Es domāju, kad viņas, jā, bet es varu samelot arī, vai bija pirmajā vai otrajā Tautas dziesmu maratonā.
to Gunārs noteikti zina, bet es varu samelot. Bet tas ir nācis no tiem laikiem, un, protams, mēs viņus izmantojam citos pasākumos. Nu, tas ir faktiski kāps 3 dienās, mēs viņus, ko tad viņus turēs un neizmantos, jā, nu. Un tad no sākuma bija tikai sarkanās, bet tad izrādās, ka Gunāram rezervē kaut kur stāvēja zaļas, un bija arī, tas ir zilas, un bija arī dažas dzeltenas, un tā kā mums ir bišķīt raibāks, bet es nezinu, kur dzelteno es vairs nekur neredzu. Bet bija... tas ir te oriģināli vēl tā sarkanā, piemēram? Jā, tas viss ir no 88. gadu vai kaut kā apmēram. Tas kaut kāds filts, kas laikam ir mūžīgs. Nu, bišķīt jau viņas apburzās un visādi laika apstākļi, nav jau tā, ka viņas, bet viena daļa ir saglabājusies labas, smuks. Man jau viņas ļoti patīk. Nu, es nezinu, varbūt daļai no orgiem viņas neliekās vairs tādas, varbūt savādāk vērtējumi, bet man viņas tā kā vēsturiski, un es viņas uztveru kā to, kas ir nepieciešams kāpā. Labi, tagad par to, ko Inte teica, ja, par to, ka tu taisi tiem cilvēkiem, kuriem tas arī patīk, kur to novērtē. Un tad apusēji tas, man liekas, ir kolosāli, ka tas darbojās, bet tad, kad jūs sākāt, jūs taču nezinājāt, kas tur īsti var, es saprotu, ka jūs bijāt ņēmuši, skatījušies kaut kur, protams, ka piemērs no tās pašas Skandināvijas droši vien, bet kāda bija tā vīzija, uz ko jūs ejat, kas ir jāsasniedz, vai kaut kāds dalībnieku skaits, vai prestižs, vai cik valstis piedalās, vai kas ir tā balva lielā, kāda būs tā formula vispār sacensība, ja? Jāsaka, par 87. gadu es kaut ko sāku piedalīties tajā organizēšanā, bet faktiski es jau startēju 87. gadā, tas bija vienīgās kāpas 3 dienas, kurās startēju. Un toreiz es dabūju medaļu vēl, man ir bronzas medaļa. Tas ir vienīgais gads, kad kāpā bija medaļas. Kopvērtējumā es dabūju, jā. Atsevišķā dienām arī deva medaļas. Bet varbūt es dabūju pa atsevišķo dienu. Es nepateikšu. Es zinu, ka man tāda medaļa ir, bet es varu samelot, jā, kā tur bija. Bet, tā kā to pirmo koncepciju, man liekas, es varbūt pat nepiedalījos tajā apspriešanā, bet varbūt arī piedalījos. Ja mums tā doma bija par to skaidrs, ka mēs gribējām, lai tās daudzdienas ir starptautiskas un lai pēc iespējas vairāk būtu dalībnieki, un tas arī, teiksim, ir svarīgi arī priekš tā, lai arī klubam kaut kāda līdzekļi būtu un varētu kaut ko, teiksim, no tā mēs varam kaut kādā veidā algot kādu tur instruktoru vai treneri vai tā tālāk. Jā. Bet tas vizionārs, kas tā kā bija tajā iesākumā, Aivars tur arī? Aivars Pošankovs? Pareizi, ko tad es nepieminēju Aivaru? Aivars arī bija pie paša dibināšanas klāt, protams, jā, un kā es Aivaru nepieminēju, gan es esmu. Tu taču tikko kausu viņam pasniedz 50 grupā. Jā, zini, tā kaut kā, jā, protams, Aivars bija, viņš teiksim, iesāk. Pirmais gan tas lielais zinējs varbūt bija lielākais Gunārs, ja, bet tur bija tā, ka bišķīt Gunāram un Aivaram tie virzieni bišķīt bija savādāk. Gunārs gribēja vēl plašāk un tā, Aivars tā kā bišķi piezemētāk to visu, teiksim, mēģināja darīt. Bet jā, pašā pirmā gadā laikam mums Aigars Učs bija kluba prezidents, bet tad diezgan ātri kļuva Aivars par kluba prezidentu, un faktiski tajā laikā mēs lielā mērā, mēs gan valdi strādājām, toreiz mēs ļoti intensīvi strādājām valdi, mēs faktiski sanācām katru nedēļu, tajos pirmajos gados, katru nedēļu viena diena bija, kad mēs tikāmies un visus darbus runājām, kas jādara, jo toreiz bija arī tas ražošanas cehs un visas karšu lietas toreiz ar Gunāru, teiksim, to faktiski Gunārs Dukšte bija tieši tas, kurš sakārtoja karšu saimniecību Latvijā un tas ir viņa nopelns. Un tad mums bija, diezgan daudz mums bija ko runāt, jo tie apjomi, ko mēs darījām, bija lieli. Pēc tam jau krietni mazāk palika viss tas, tās tikšanās un tā darbība bišķi savādāk aizgāja. Un arī tā ražošana mums faktiski ilgi viņa neturpinājās. Viņa kādu laiku bija un tad vairs nebija. Jā. Bet kāpas 3 dienas, tur gan bija tāda jocīga lieta. Teiksim, 87. gada kāpas 3 dienas beidzās.
Un faktiski nebija, kur taisīt 88. gada kāpes trīsdienas. Nu, nebija neviena projekta. Nu, neviens arī nebija pateicis, ka tu tagad neviens arī mājienu nebija pat dot. To pirmo laikam, es nezinu, kura tā ideja bija, vai tā bija Gunāra Dukšas ideja, vai kura, kad, tukums būs, jā, bet kas būs nākamais, jā, un tad es liku priekšā savu priekšlikumu, tad Jākapils būs. Loģiski, kur gan? Jā, kur gan citu? Tad es liku savu priekšlikumu, tad mēs gājām uz Jākapilu. Tev kā organizātoru raksturo Ainārs Lupits. Kāpēc viņš ir tik labs, kā viņam izdodās norganizēt tik daudz augstu līmeņu pasākumus? Tas droši vien meklējums ir viņa personībā. Induls ir izcils kā persona. Un esmu dzirdējis tādu interesantu izteikumu no vairākiem kāpas trīsdienu galvenajiem cilvēkiem, kas veic tos atbildīgos amatus kāpas trīsdienu laikā. Tas izteikums ir tāds, ka ja Induļa vietā būtu kāds cits, viņi visticamāk to nedarītu. Tas, ka tajā savā Volvo tu tur var salikt visu pasauli, tad to mēs noskaidrojam un to mēs arī esam pat redzējuši. Bet tev personīgi gatavojoties tieši kāpai, kas ir tas lielākais izaicinājums? Un vai šīs visas tās modernās tehnoloģijas, kas tagad nāk, visādi intelekti un tā tālāk, vai tas arī kaut kā varētu to nākotnē to kāpas saturu mainīt, kā tu varbūt arī redzi to tuvāko nākotni? Bet kas ir tas lielākais izaicinājums? Varbūt sāc ar to? Lielākais izaicinājums ir uztaisīt labu projektu. Un tas ir vissmagākais, teiksim, tajā visā, ko es uzskatu, kad ir tieši trīsdienu projektu, jo mēs atšķiramies no parastām sacensībām, no Latvijas čempionātiem, pieņemsim ar to, kad mēs taisam to nometni, jā. Un tā faktiski mums īstenībā ir ļoti sarežģīta lieta, visu to salikt kopā, teiksim, salikt lieliskus apvidus kopā ar vietu, kur var uztaisīt nometni un kur var dalībnieki noskriet distanci un ieskriet nometnē iekšā. Tas ir ideālais variants, jā. Un teiksim, īstenībā šogad, nākošgad, ja izies cauri, kā es teicu, to projektu, kurš pašais dapā vēl tiek skaņots pēdējā brīdī. Pat no viesnīcā varēs ieskriet? Tad būs visas 3 dienas, būs pēdējais kontrapunkts viens un tas pats, un finišs viens un tas pats. Tas būs unikāls gadījums kāpas vēsturē. Tā nekad nav bijis. Vai tad to nevajadzēja pietaupīt jubilejas gadam? Nē, tas ir jāizspēlē tagad, jo man ir aizdomas par dabas pārvaldi, ka viņi var vēl teiksim, tos, izdomāt kaut ko jaunu, un iespējams, ka tajā apvidū mēs vispār vairs netiksim iekšā. Tad turam īkšķis. Jā, tur īkšķi. Un tā nākotne, tehnoloģijas, vai tomēr šī ir tāda lieta, kur tomēr reāls cilvēks, reāla daba. Tāpat jau ir tehnoloģijas, protams, kas palīdz orientieristiem gan nofiksēt visus startus, visas datorprogrammas, tas pats, kas saistīts ar komentēšanas lietu. Ir jau tā tehnoloģijas jau ir attīstījušās, bet vai kaut kā tu redzi tā globāli pastoties? Es pašreiz tā baigi neredzu, teiksim, tā kā es nejūtu. Jā. Ļoti iespējams, ka es zini, man brīžiem sajūta tāda, ja, man pēdējos gadus iznākuši arī bišķī tādi, varētu teikt, arī kāpas trīsdienu organizēšanā. Ne ar visiem man kāpas organizatoriem ir tāds ļoti labas attiecības. Ir arī bijuši tādi asumiņi un tādas, teiksim, dažādi, un man brīžiem tāda sajūta, ja, varbūt, ka es jau esmu, kad kādam jānāk manā vietā ir, ja, kad, es varbūt domāju jau pavisam vecišķi, vairs neprotu redzēt, teiksim, to pareizo skatījumu, ja, un varbūt, bet tad es uzprasu atkal dažiem cilvēkiem, un viņi man saka, nē, vecīt, tev tas ir jāturpina. Un tas, ko man šogad kāpas trīsdienās bija pēc trīsdienām, trīsdienās arī man bija tāda laba sajūta no daudziem cilvēkiem, bet vismīļākais man bija tas, kad nākošā dienā pēc kāpas trīsdienām man pazvanīja Arno Līcis. Arno Līcis, viņš bija sajūsmā par kāpas trīsdienām, viņš man novēlēja. Tev ir jādzīvo saules mūžs. Un tas bija tāds
tāds, teiksim, ar tādu tik patiesu tie vārdi bija tādi, ja, kā viņš to izteica. Skaidrs, ka es nedzīvošu saules mūžu, bet tā bija man pateicība. Ja tad tev būtu visu laiku jāorganizē kāps. 3 dienu projekts ir ļoti svarīgs, bet pat vēl svarīgāk ir komanda, kas to īsteno. Un man ir lieliska komanda, kura neskaita laiku, bet domā, kā sacensību dalībniekiem radīt svētku atmosfēru. Un man jāsaka paldies katram no viņiem, kuri spēj izturēt mani, jo pats arī esmu ideālists un vienmēr gribu, lai viss būtu labākajā līmenī. Labi, Induli. Varbūt vēl tā pavisam īsi. 2000. gads tu dodies uz Tallinnu un pievieno savām plašajam prasmu komplektam arī starptautiskā inspektoru tātad certifikātu. Jā. Tam tā vērtība, kā tu to saskati, tu labāk tagad vispār tad saproti dziļāk arī, tomēr gatavojoties liekot šo eksāmenu, tu izprati labāk, teiksim, to noteikumu būtību, to jēgu orientēšanās. Jā, zini, kā ir. Es teikšu tā, es redzu, ka arī kādu laiku strādāju tehniskā komisijā biju un arī vadīju to tehnisko komisiju, ko es uzskatu, ka es vadīju ļoti slikti faktiski. Es neizdarīju daudzas lietas, ko pēc tam sakārtoja Juris Sebulis un arī citi pārējie sakārtoja daudz labāk nekā es to pratu, jā. Bet man bija tādas lietas, ko es izdarīju tajā tehniskajā komisijā un tas ir, es, teiksim, uztaisīju tādu dokumentu par labām sacensībām un arī, ko es uzskatu, ka tas ir arī vēl pašreiz ir aktuāls tāds dokuments, ko katrs organizators var palasīt. Bet par inspektoriem es faktiski braucu tāpēc, ka tas man likās, arī pie tā tehniskās komisijas darba, ka mums vajadzīgi Latvijā tādi, lai tādi būtu, ja. Bet, ja man jāsaka godīgi, ja, tad man parasti neatliek tam laika pašreiz. Ja. Es vienkārši redzu, ka tā ir tā lieta, ko es, teiksim, nelabprāt gribētu uzņemties, jo man ir daudz citas lietas, ko es man kāps 3 dienas, man ir kartes, man ir distanču plānošana un viss tas pārējais, man ir daudz, teiksim, tāds, viņš man rada lielāku gandarījumu, jo inspektoram ir jābūt, man raksturs bišķīt varbūt ir tāds, ja, es dažreiz, kad esmu bijis inspektors, ja, es esmu labu gribēdams, ja, kaut kādā veidā atkāpies no noteikumiem, ja, un tas ir bijis, tas nav bijis labs solis, un līdz ar to es sevi tā, kā lai saka, bišķīt kritiski vērtēju kā inspektori, ja, jo man tā kā ir bieži vien gribās, cilvēkiem palīdzēt, ja, un, teiksim, kaut ko varbūt izdarīt savādāk, bet manā uzturēja labi, bet es pārkāpju noteikums, ja, un tas nav labi. Bet skaidrs, ka ir svarīgi, ka Latvijā tomēr, ir vismaz daži Nē, ir, šogad jau jauni inspektori nāca klāt, šogad bija mums pie tam 3 gabali, ja es nekļūdos, ir bet kāps. Ar starptautisko licenci? Jā, starptautisko licenci aizbrauc un dabūja, tā kā šogad ir liels papildinājums starptautiskiem inspektoriem. Jā, tā. Lieliski. 5. daļa. Ārpus meža pie ūdens, hobija un ģimenes tradīcijas. Un kaut kad kalendārā pa vidu šiem neskaitāmajām sacensībām ir iespraukušās dažas brīvdienas, ideālā gadījumā varbūt pat nedēļas, notiek tas, ko sauc par brīvā laika baudīšanu. Jā. Dzer tēju kaut kur? Zem lietas sardziņa diez vai tā vienkārši? Nē, īstenībā jau man nav tādu dienu, kad es vienkārši sēžu un skatos televizoru. Jāsaka godīgi, es televizoru neesmu skatījies, esmu ļoti maz skatījies. Protams, skatos pasaules čempionāts basketbolā un olimpiskās spēles un tādas, bet tā, kad es skatītos, teiksim, kaut kādas filmas, man gūžas operācija man bija piespiests, es biju piespiests pie gultas, un tad man Tad arī visu, ko vajadzēja, tu noskatījies. Jā, es noskatījos tik, cik es nebiju noskatījies pa 10 gadiem, un
Bet jā, man taču ir cope, man ir makšķerēšana, tas man ir liels hobijs, ko es, Bet tu visādos ūdeņos, es saprotu, ka makšķerē, ne tikai ezeros. Jā, es esmu visu kaut kur, mēs esam ir mēģināts, mēs bijām 4, es padomāšu, vairāk, 6, 7 gadus mēs braucām uz Nordkapu, uz lielajām zivīm, un mums ir... Pēteris Blumbergs dabūja vienā reizē 25 kilogramu paltusu, jeb halibutu, jeb kā viņu sauc, jā, bet tad viens zēns no Smiltenes, kas ar mums kopā brauc nākošā gadā, dabūja 32 kilogramu. Viņš bija orientieris jautājums. Tas zēns? Tas gulbis īsti nebija orientieris. Tātad orientēšanās rekords pieder Pedro joprojām. Neoficiālais. Jā, varētu būt, jā. Orientieris izvilktās zivs. Mēs nezinām par visiem, jā. Jā, mēs nezinām par visiem, jā. Es gan uz jūru. Jā, bet tu arī tā kā sēņo, arī tomēr es saprotu, ka paralēli kaut kur staigājot pa savām apvidiem. Tas arī, jā. Ja tu paralēli viņus tā savāc darot citas lietas. Teiksim, mēs tā kā zīmēju Zviedrijā kartes, ja, tad man ir regulāri ir tādas kabatas, ja, kuras piepildās pakāpeniski, bet es to nedaru tā, ka es tur speciāli lasu, bet es viņus pakāpeniski piepildu. Un man tur ir... Tu esi tā kā tāds vācēju zvejnieku šī te kopienas pārstāvis un principā nekādos laikos tu badi nemirs. Tev būs kabatas sēnēm pilns kaut kāds zivs, kur vajag un tā. Jā, tā kā. Bet es zinu, ka ir arī jums tāda konkrēta tāda ģeogrāfiska tradīcija, ka Pēlāņa ģimene zvejo tajā Pāvilostā un tur pat es saprotu, ka tās zivis tiek kaut kā pārstrādātas un apstrādātas un varbūt arī apēstas. Jā. Pāvilosta tā ir mums tāda, tā ir tiešām tā ir tradīcija. Reizi gadā mēs braucam uz Pāvilostu, un tas ir augustā parasti. Un tad tiekamies, un tad, protams, ir lielā bušu lielā žāvēšana, un tad mēs tur ēdam faktiski tikai bucis kādas 3 dienas. Tad arī gan sažāvējat, viņas nokopinat, gan arī apēdat tur. Jā. Principā mājās nav paredzēts neko aizvest. Mājās ar vēl kādreiz atvedam, bet tur mēs, ka ņemam kā 25 kg, 30 bucis nopērkam un sažāvējam, un tur garšīgi. Tad jūs tur kaut kur esat tādi stabili klienti, jums tur ir vietiņi, kur to visu darīt, jūs tur ielaiž, vai jums tur ir kaut kāda sava gali, ja? Mums tur ir manas māsas, vīra vecāki, tā iznāk tur dzīvot. Jā. Un tā kā viņiem tur arī ideāli žāvētāji, viņiem tur ir vecais Lukšēvics ir uztaisījis ideāli, un tur mēs tiešām, jā, visu kopā daram to darbu. Tā kā, ja kāds pamana Pāvilostā aplīmēto Volvo, tas nenozīmē, ka Induls šajā brīdī dodas kaut kādu karti tur inspicēt vai zīmēt vai ko, bet tas ir šis pasākums. Jā, protams, jā, tā var būt, jā. Labi, tad ir skaidrs, ka tu makšķerē arī no laivas, jā, tā kā nebaidies no tā ūdens, tā tev tāda iemīļota lieta, bet ir viena tāda neatrisināta mistērija. Un tavs dēls Jānis, jā, viņš nekādīgi, viņš netiek skaidrībā, kāpēc tu tā arī neesi piekritis viņu uzaicinājumam izbraukt ar jahtu? Jā, tas ir kaut kā, jā, tā ir iznācis, jā, bet es noteikti to izdarīšu. Viņš pašreiz vēl lielāku jahtu mājās, un tad jau tur būs vietas visiem, bet man tā ir iznācis, jā, tas nav bijis labi, kad es tā neesmu pamēģinājis to jahtu, tas jāizmēģina, jā, protams, jā. Un tad vēl es saprotu, ka tu šajā vietā, kur mēs arī sarunājamies, tas ir tā kā 3. stāvs, torņa gals, kā mēs šo varētu nosaukt. Šitas skaitās jumta rekonstrukcija, skaitījās, kuru es gribēju uztaisīt vienkārši kā noliktavu, kur salikt visu kaut ko, ja, jo man bišķi tā kā trūka vietas. Bet beigās pavisam savādāks projekts iznāca ar šitādiem faktiski stikla. Tagad tu nāc meditēt, paņem ģitāru un izrādās, ka tu esi apgūs arī ģitāras kaut kādas pamats. Jā. Ģitāras spēlēju faktiski no studenta gadiem. Tā man ir tāda. Es gan neesmu nekāds
izcilais spēlmanis, bet bišķīt spēlēt proti. Varbūt tāds skāps to jubileju lielo, varbūt tu varētu sev piespēlēt vienreiz pie tās dziedāšanas, ko ar to ģitāru. Varbūt var pamēģināt, jā. Jubileju tomēr. Jā, varbūt jāpadomā. Nobeigums. Ko, Indula, tuvākajā laikā tev patiešām sagaida, es tā rēķināju 3 tādas ļoti apaļas jubilejas. Pirmā tāda vairāk tā kā personīga, ja? Jā. Otrā, es teiktu, tikpat nozīmīgi, ja ne pat svarīgāk, nākamgad apaļi 40 gadi pašam kāpas klubam. Un ņemot vērā to, ka pandēmijā tā viena kāpa nenotika, tad 2027. gadā savukārt pēc 2 gadiem aprit 40 gadi kopš pirmajām kāpas daudzienām leģendārajām Tukumā, un tad šī apaļā jubileja tiks atzīmēta ar precīzi 40. sacensībām. Tāda veiksmīga sakritība, kuras rezultātā šīs svinības būs vērienīgas, šampanietis tiks pasniegts ne tikai startā un finišā, bet arī dzirdināšanas punktos. Sestdienas vakarā Induls uzstāsies ar solo koncertu ģitārai un vokālam. Ko es vēl aizmirsu pieminēt? Kas vēl būs? Tu esi pasapņojis vairāk nekā es esmu pasapņojis pašais. Vienīgais, ko tu nezini, bet es jau varbūt zinu, bet vēl neesmu pārliecināts, kur būs 2027. gadā kāpa. Cik procenti? Es gribētu teikt, ka tur varētu būt, tur arī jābrauc skatīties, bet viņa varētu būt diezgan tāda apjomīga kāpa varētu iznākt. Katru dienu cits sacensību centrs, kā es saprotu. Ja tur būs pēdējais kontrolpunkts nākamgad iespējams vienā vietā, tad... tur varētu būt diezgan liela saistība ar vienām citām sacensībām, kas notiks Latvijā. Es nojaušu, kurus tu domā, bet es par tām lokācijām šobrīd neatceros. Tur vēl mums jābrauc, protams, skatīties, kur mēs atradīsim nometnes vietu un tā, bet ļoti iespējams, ka kāpa būs satelīta sacensības. Bet, Indula, tā pavisam tagad tā kopā uz visu to dzīvi paskatoties, par plecu mazliet atpakaļ. Pavisam īsi brīdi. Es esmu pareizā ceļa. Kurp ceļš tev aizdīs tālāk? Ko, kā lai saka, tu zini, jaunāks es nepalieku. Jā. Un, es kamēr varu, tikmēr daru. Bet cik es ilgi varēšu, to es nevaru teikt, kad, tā kā man Arno novēlēja, protams, tā nebūs, un līdz ar to, tur bija šī jāskatās, protams, cik es saprātīgs būšu, vai es varēšu vispār, cilvēki jau saprot, ir tā, ka, vecāki paliekam un, tā kā pēdējās sacensībās tagad Ilmārs Limbāns teica, kad viņš arī saka, kad potences jau mums, tā sakot, varētu teikt, tādas, kopīgās tās potences, tādas, kad viņas jau nepaliek lielākas, viņas samazinās. Bet, kā es saku, kamēr es varu, tikmēr daru, un to, ko es esmu līdz šim darījis, es uzskatu, ka es esmu uz pareizā ceļa darījis. Pie tā arī tev jāpaliek. Arno novēlējumam pievienojās pārējie novēlētāji. Klausies. Induli, lai tev vienmēr neizsīkstošs darba prieks. Novēlu Indulim veselību un izturību, lai turpinātu rīkot kāpas 3 dienu svētkus, kā arī veiksme atrast gribošu, varošu un spējīgu kluba biedru, kam nodot pasākuma virsdiriģenta zizli, lai šo svētku noslēguma organizatoru kopkora dziesma skanētu tikpat braši arī nākamos vismaz 40 gadus. Paldies, ļoti labs novēlējums. 3 ātrie jautājumi. Mīļākais kinožanrs? Droši vien, ka detektīvs, jā. Tavs virtuves šedevrs? Man
Mans virtuves šedevrs, patīk uzcept gaļu tādās, višķī tādā, kā lai saka, višķī ar savām garšvielām un tā. Bet kas man tāds īpašs, Ieskaitīts. Svarīgākais rituāls. Svarīgākais rituāls. Pašreiz man ir svarīgs rituāls, ka es pieceļos no rīta, aizeju uz jūru un izpeldos. Super. No manis, tev kā novēlējums, lai kalpo latviešu tautas sakām vārds. Labāk laivā līdekai acīs skaties, nevis pa visu ezeru pakaļtai triecies. Paldies! Paldies, Indula, tev par atklātību un sirsnību, par viesmīlību. Orientēšanās stāstu pirmais rauns ar to ir noslēdzies, un nav šaubu, ka Induls mums pilnīgi noteikti varētu piestāstīt vēl pilns sauss ar daudz un dažādām lietām, piemēram, par strautu foreļu uzvedības kodeksu agrā rīta stundā. Bet to atstāsim nākamajai reizei. Ostāstos uzmanības centrā šoreiz bija Kāpas orientēšanās kluba diriģents un motors Indulis Peilāns. Par sarunas vizuālo noformējumu, skanējumu un montāžu savukārt paldies tehniskajam režisoram Robertam Anecānam, par organizēšanu Edijam Šmitam. Īsti stāsti uzrunās vienmēr. Uz drīz tikšanos!